Labrīt! Turpinam mūsu semināru ciklu, apmācību ciklu Sabiedrības integrācijas fonda nevalstisko organizāciju atbalsta programmas ietvaros. Šodien paredzētā apmācība ir par Eiropas fondu apgūšanu. Tas taču īsumā viss. Neaizkavēsim laiku. Sāksim apmācību. Labdien! Mani sauc Ilona Brodska, un es šajā Eiropas fondu apgūšanas jomā strādāju jau 10 gadus. Un sākotnēji esmu bijusi gan iesaistīta tātad šajā administratīvajā pusē, kas nodarbojās ar ES fondu apgūšanas plānošanu un projektu administrēšanu un uzraudzīšanu, un konkursu organizāciju un projektu izvērtēšanu. Savukārt, jau kādu pēdējie 5 gadi, kad darbojos tieši jau šajā projektu sagatavošanas jomā, informācijas izplatīšanā par ES fondiem, kā arī pašu projektu vadīšanā, un tātad esmu jau šajā otrā pusē, kas praktiski nodarbojās ar projektiem. Un arī šodien tā mūsu tēma, jāsaka, ka šajā atvēlētajā laikā, kas mums ir jāpaspēj šodien ļoti daudz, jo no vienas puses šis periods ir tāds, klusuma periods, jo šobrīd notiek tā kā pārēj uz jauno finanšu periodu, uz posmu, kad būs jauni projekti, jauni fondi, jaunas programmas, un šodien mēs vēl esam tādā bišķīt nenoteiktā brītiņā, jo daudz lietas vēl nav noformulētas, tieši kādi būs nosacījumi, kādi būs finanšu apjomi, kādas būs tās konkrētās aktivitātes, uz kādām šie fondi un programmas tiks izsludināti. Savukārt no otras puses šis ir arī tāds ļoti labs brīdis, lai sāktu tam gatavoties, jo parasti mēs esam pieraduši, tur jau ir programma vaļā, konkurss ir vaļā, pamēģinam ātri kaut ko izdarām. No otras puses, ja mēs to darām laicīgi, ja mēs apzinām tās savas tiešām lietas, kuras ilgtermiņā ir jāplāno un pie kurām ilgtermiņā ir jāstrādā, mēs varam ļoti laicīgi sagatavot kvalitatīvus projektus, piesaistot partnerus, piesaistot speciālistus un līdz ar to, protams, mūsu projektu kvalitāti nodrošināt tik augstā līmenī, lai arī šajās atlases kritērijos, kas tieši tā kā atlasa šo projektu kvalitāti, saņemt maksimālos iespējamos punktu skaits un līdz ar to arī maksimālos iespējamos finansējumus. Un tātad šodien tās galvenās pamattēmas, kā mēs pieskarsimies, ir tas, kas ir tās pamatlietas, kas ir jāņem vērā, vai mēs startējam uz to vai citu programmu, uz to vai citu fondu, bet kas ir pamatā principi visiem vienādi un par ko mums ir jāsāk domāt vēl pirms mēs vispār uz kādu naudu ejam vai kaut ko paņemam. Tātad kādi ir uz šo brīdi tie aktuālākie un pieejamie ES fondi nevalstiskajam sektoram? Arī nedaudz pieskārsimies par to, kā tas ir plānots uz nākamo periodu, bet es mēģināšu pasniegt to informāciju par tām lietām, kas mums šobrīd ir pieejamas. Kas ir tās iestādes, ar kurām mums ir jārēķinās, ar kurām mums ir jāsadarbojās šo projektu gan plānošanas procesā, gan arī īstenošanas procesā. Pie projekta iesnieguma izstrādes un vadības arī tās galvenās lietas, ko vēršam uzmanību, lai neiestātos tie projektu riski, un kas mums ir vienīgais un galvenais gandrīz risks šajā mūsu projektu vadībā, kad mūsu izlietoto finansējumu mums vienkārši neatiecinās, tātad, kad mēs nedabūsim šo absolūto finansējumu un kā no tā arī izvairīties. Un obligātais tiesiskais ietvers, tas vairāk ir attiecināms uz iepirkuma dokumentācijām gadījumos, ja mēs taisam tādus lielāku apjomu projektus vai arī uz finanšu jautājumu īstenošanu projektā, bet tās pamatlietas arī mēs šodien ieskicēsim, lai mēs zinām, par ko mums ir jādomā. Un kas tad ir jautājumi, kas skar mūs vienmēr, ja vien mēs pretendējam uz kādu projektu iesniegšanu, varbūt pat nav runa tikai par ES fondiem, uz jebkuru startautisku programmu, arī Latvijā lokāli īstenot konkursu. Mums ir jādomā par to, vai mūsu projektu mērķi atbildīs, kas ir kontaktpersonas un ar ko jāsadarbojās, uz kādu naudu mēs varam pretendēt un ko no mums sagaidīs pašiem, kādas ir attiecināmās izmaksas un vai uz to ir ierobežojumi. vai ir nepieciešami obligāti partneri, vai arī pietiek, ja mūsu organizācija vien uz to startē.
kad ir reāli, ka mēs to projektu uzsāksim un kad no mums tiek sagaidīts, kad projekts tiks pabeigts, par kādiem periodiem būs jāgatavo atskaites, kādā valodā strādāsim, publicitāte un citi. Un es tās galvenās lietas tātad par katru no šiem principiem gribētu vēl atzīmēt. Tātad brīdī, kad mēs plānojam projektu, mūsu projektam ir kāds mērķis, un lai mēs piesaistītu finansējumu, protams, ka šim mūsu projektu mērķim ir jāsakrīt ar to mērķi, ko attiecīgi šīs finansējuma devēja institūcijas ir pauduši savos plānošanas dokumentos. Un, lai par to pārliecinātos, tad mums ir vairāk līmeņu dokumentācija, ko mums pirms tam ir jāaiziet cauri, jālūdz. Cik vēl šim mērķim, vēl jāskrīt arī ar organizācijas mērķiem? Cik tas svarīgi, vai, teiksim, izvērtējot projektu iesniegumu, vai tas tiks ņemts vērā? Ja mēs iesim pilnīgi uz citu mērķu organizāciju, mēs ejam kaut kādā projektā, ko vispār nekāda saistība nav ar mums. Protams, ka tiem mērķiem ir jāsasaucās, bet nevienmēr ir jāskatās burtiski, ka mēs strādājam vienā konkrētā nozarē, bet tas programmas finansējuma devēja mērķis ir plašāks, kas attiecās varbūt uz sabiedrību kopumā, vai ir kaut kāda tāda horizontāla jautājuma risinājums. Tad mēs varam atrast arī to savu skatu punktu, kā pasniegt. Galvenais, lai tas mūsu projektu mērķis sakrist ar šo programmas mērķi un nav pretrunā tam, ar ko organizācija nodarbojās ikdienā. Bet tas, teiksim, maina to vērtējumu, kā tiek tas mērķi arī tā atbilstība mērķim? Jā, tā ir viena no pirmajām un svarīgākām principā lietām, ko arī projektu vērtētāji un eksperti izskatot jūsu projektu tieši pārliecinās, vai tas, ko jūs projektā darīsiet, atbilst tam, ko jūs te mērķi esat uzrakstījuši, jo viens ir ļoti elementāri. Mēs paņemam programmu dokumentu, pārliekam uz mūsu projektu to mērķi un apakšā rakstam vienalga, ko mēs gribam. Protams, ka tām aktivitātēm ir jāizriet no tā, ko mēs te mērķi esam uzlikuši. Un tas ir pie kvalitātes kritērijiem, viens no kritērijiem, kur parasti ir tas būtiskākais punktu skaits, tieši kādā veidā mēs šo mērķu atbilstību nodrošinām. Bet, protams, ka mēs arī varam, kā jau es minēju, paskatīties uz jautājumu risināšanu, nevienmēr mums tā tieši jāiet kaut kā, ja ir jautājums par sabiedrības atstumto sabiedrības slāņu iekļaušanu tādā kopīgā sabiedrībā, mums nav tā kā jāorganizē aktivitātes, kas ir pret mūsu organizācijas darbību. Mēs varam paskatīties to savu organizāciju ietveros, savu speciālistu ietveros, kādā veidā ir iespējams varbūt šo problēmu iznest arī uz āru un mēģināt tieši no tās mazās šūniņas atrast kaut vai tos pāris mazus rezultātus, bet rezultātus, kas atbilst mērķim, nevis mēģināt pacelt to, ko reāli ir skaidrs, ka organizācija nevar pacelt. Jā. Tad, lai mēs pārliecinātos par šiem mērķu atbilstību, mums ir jāņem vērā tātad šo programmu stratēģiskie plānošanas dokumenti, tātad vai tas ir nacionālais attīstības plāns vai ietver dokuments, vai ja tie ir Eiropas struktūra fondi, tad arī Eiropas komisijas lēmumi un padomas lēmumi. Jau konkrētāk un detalizētāk katram fondam un katrai programmai šos mērķus jau izkristalizēt tieši, ko mēs sagaidām, ko jūs par šo naudu izdarīsiet, ir vai programmu dokumenti, vai operacionālās programmas, vai programmu papildinājumi, kā kurā gadījumā tas būs nosaukts. Tad, kad jūs būsiet izvēlējušies, uz kuru fondu jūs startēsiet, jums neapšaubām tas dokuments būs priekšā kā rokas grāmata, kā pamats, ar ko strādāt. Tad jums ir ļoti jāskatās, vai tiešām tas mērķis, ko jūs rakstat, ļoti sasaucās ar to, kas ir noformulēts tur. Kas ir aicinājumi projektu iesniegšanai, vai ministra kabineta noteikumi, vai konkursu nolikumi, tie jau ir dokumenti, kas ļoti tieši noformulē to, kādas ir prasības. Tātad kādu finansējumu var prasīt, kādi ir iespēja, pēc kādiem kritērijiem mūs vērtēs, kādas veidlapas ir jāņem vērā, kādi ir, vai ir nepieciešami ekonomiskie pamatojumi, ja jā, tad kādā apjomā un kādā veidā. Protams, vadlīnijas un rokas grāmatas, tas jau ir tā kā nākamais posms. Ir arī, protams, vadlīnijas un rokas grāmatas tieši kā aizpildīt un sagatavot projektu pieteikumu, bet jau projektu īstenošanas laikā, kad jūs esat saņēmuši jau finansējumu un projekts īstenojat, tad vadlīnijas un rokas grāmatas ir tie dokumenti, pēc kuriem mēs vadamies, vai mēs pareizi uzskaitam dokumentāciju, vai mēs pareizi veidojam atskaites, vai mēs pareizi veicam iepirkumus, vai mēs pareizi organizējam publicitāti projektā. Tad par visiem šiem jautājumiem mums arī tiek
tātad dotas tās vadlīnijas, no kā vadīties. Un par mērķu atbilstību tātad, kurā brīdī tātad šie projektu vērtētāji par to pārliecinās, tas ir jau vērtējot mūsu projektu, kā jau mēs te iesākām šo sarunu. Tātad katram projektam tiek iziets cauri un viņi tiek izvērtēti pēc noteiktiem kritērijiem. Tas, ka administratīvie kritēriji un atbilstības kritēriji tās pamatlietas, par kurām mums ir jādomā projektu gatavojot, projektam ir jābūt precīzam, kvalitatīvi sagatavotam, tur viss veidlapā aizpildītam tā kā prasīts, tā ir tā administratīvā un atbilstības kritērija. Bet tas, kur mēs varam svārstīties un kur mēs, kur arī ir šo ekspertu tomēr arī kaut kāds subjektīvais skatījums, kā viņi saskatīs to, cik ļoti mēs atbilstam vienam vai otram kvalitātes kritērijiem. Tātad ir šie viens, ko mēs minējām kā piemēru šo mērķu atbilstības izvērtēšanu, tad var būt partnerības kvalitāte, ja projektā ir prasīti partneri, tad ir tā mērķu sasniegšanas, tāda ilgtermiņa strateģiskā nozīme, kā mēs to spējam pierādīt, ka mūsu sasniegtie rezultāti projektā ilgtermiņā saglabāsies un nesīs tātad labumu. Tātad katram šim fondam, katrai programmai ir savi noteiktie kritēriji kvalitātes, pēc kuriem tad mūs izskata, kur saliek attiecīgi vērtējumu punktus. Eksperts tātad novērtē, vai tas ir 15 vai jā. Ir gadījumi, kad eksperts tendenciāli vērtē. Viņš ir pārsūdzēt. Tas ir pārsūdzēt un, jebkurā gadījumā, pārsūdzēšanas gadījumā jums dos tā kā cita eksperta, kas vērtēs, ja? Bet, es jau minēju, tas arī ir subjektīvs process un par jebkurā gadījumā, jebkuru projektu pieteikumu skata vismaz 2 eksperti. Protams, ka tiek salīdzināti šie viedokļi. Ja šie viedokļi ir kardināli pretēji, tā ka viens ir ielicis 10 punktus maksimālo, iespējamam viens ir ielicis 0 punktu, protams, ka tas tiek izskatīts jau plašākā tādā eksperta izvērtējumā. Ja šie vērtējumi ir puslīdz, līdzīgi, tad tas tiek arī ņemts par pamatu un tas vidējais tiek ielikts. Bet, ja jums liekas, ka vispār pilnīgi nepamatot ir izvērtēts pēc šiem kritērijiem, tad jūs pārsūdzat, un tad skata citi eksperti un tad tādā veidā to var risināt. Bet katrs cilvēks jau izlasa tā, kā viņš izlasa, viņš var izlasīt ļoti dažādi. Pārsūdzēšana nereti ir pārsūdz, bet vilciens ir aizgājis. Jebkurā gadījumā, ja tiek atzīts, ka tā situācija ir bijusi nepareizi un nepareizi izvērtēts, tad arī pārskat šo iespēju piešķirt tomēr finansējumu. Tikai jautājums, vai jums tad laika ziņā vairs tas ir vajadzīgs. Tajā brīdī, kad jūs pie tās naudas tiksiet, varbūt jūs to problēmu jau būsiet spiest atrisināt savādāk, ko jūs gribējāt darīt ar projektu. Tas gan tiesa, bet tā, ka tas finansējums ir iespējams. Bet tāds pārsūdzēšanas nav tā, ka uz tādiem vispār sāk skatīties šķībi, ka tie tādi, kas kasās, tad jāmet prom. Es tā nevarētu teikt, man nav tāds prakses un tāds pieredzes, bet... Mēs šo projektu mums tēt īstenojam, mēs noslēdzām līgumu gadu praktiski pēc tam, kad bija jau beidzies vispār visu izvērtēšanu. Pateic, mēs palikām strīps, pirmie vai otrais strīps, un pēc tam vienkārši pēc apmēram pusgada, pēc pusgada pateica, mums kaut kas ir nokritis nostāju, parādīs papildu naudu, lec tiešā, jo tas arī ir diezgan bieži. Tā pārsūdzībā var teikt, ja organizācija, kas, seko ļoti līdzi, un tad jau viņi vērtējot, tā vajag uzmanās. Tad drīzāk tas man nāk pa labi, jo zini, ka tu esi tāds, kas par savām tiesībām iestājas. Bet es domāju, ka tas arī ir jādomā, tāpēc mēs arī šodien par to runājam jau ļoti laicīgi, pirms jūsu projekti cerams taps un ļoti daudz un labā kvalitātē. Neiziet uz to, ka kāds man slikti vērtēs vai kāds tur to dara tā kā apzināti slikti skatās vai vēl kaut ko, vai kāds piekasīsies vai nepiekasīsies. Vairāk iziet uz to, ka šeit ir ļoti skaidri kritēriji. Man ir ļoti skaidrs, kurā gadījumā es dabūšu 15 punktus, kurā 10, kurā 5. Un daram visu. Mums ir pietiekami daudz laika, lai visos punktos dabūtu 15. Ja? Tā kā, tur īsti tas ir ļoti caurspīdīgs tomēr process, un mēs paši ļoti skaidri varam redzēt, kā sagatavoties, ja vien mums ir pietiekami daudz laika. Tā.
Man bija jautājums, to Latvijā izskata vai to Eiropā izskata? Tas ir atkarīgs no tā, tieši uz kādu programmu mēs piesakamies. Ir, piemēram, tie, kas ir mums jau tā standartā tuvāk zināmais, tas ir struktūra fondi, ko skata Latvijā projekti un izvērtē eksperti. Ir, piemēram, Eiropas kopienas programmas, kas jau ir lielā apjoma partnerības projekti, kurus mēs tad iesūtam tieši Eiropas kopienā. Un tur skata eksperti jau Eiropas Savienības līmenī, un tur Latvijai ir administrēšana tikai tik vien kā informācijas izplatīšana par to, ka tāda programma ir un ka tāds projekts var rakstīt. Bet, tas jā, tikpat labi ir, piemēram, Ziemeļvalstu sadarbības programmas, kur mēs iesūtam attiecīgiem Ziemeļvalstu fondam, un viņi tad to skata pie sevis, ja. Tā kā tas ir ļoti atkarīgs no tās programmas, uz kur mēs startējam. Un tas arī, protams, tajā brīdī, kad mēs šo projektu gatavojam un rakstam, mēs jau zinām, kādā veidā tas tiks ieviests un kuras ir tās institūcijas, kas skatīs un kontrolēs mūsu. Jautājums. Ir tāda tendence mazināt šo administratīvo slogu. Kā tas šajā gadījumā izpaudīs? Arī jautājums tieši par vērtējumā vai iesniegumā, ko var samazināt? Jautājums tieši par kurām programmām, par ko mēs runājam, jā? Zinātnes attīstība, man piemēram, interesē tādas. Viens ir tas, ka tagad diezgan mērķiecīgi Eiropas kopienas līmenī jau uz to ir pārgājuši gandrīz 100% tiek veikts šīs elektroniskās iesniegšanas veidlapas, ja, kad nav viss tas dokumenti tā kā blāķis, bet tā kā mēs elektroniski sniedzam, mūs uzreiz pārbauda, vai mēs visu esam izdarījuši pareizi. Ja mēs kaut kas nav pareizi aizpildīts veidlapā, mums uzreiz tā kā izmet, ka mums ir kļūda, ja. Līdz ar to tas ir tomēr kaut kādā veidā mums vieglāk un mēs jūtamies drošāk tajā brīdī, ka mēs esam nospieduši to submit, ka tur viss ir kārtībā. Jā, un tad mēs tur tajā noteiktajā laika periodā tā kā iesniedzam online elektroniski, mums iedod to kvītiņu, tā kā atsūta, kurš mums ir numurs, un tad mēs arī tādā veidā tālāk komunicējam. Tā kā tas ir tā kā viens no veidiem, kā ir mēģināts to risināt. Par vērtēšanu, protams, tur nav variantu, tur katram ekspertam, vismaz 2 ekspertiem uz vienu projektu, tas projekts ir jāizlasa, un tur arī cerams, ka netiks nekas mainīts, ja, jo kaut kā vienkāršot vai saīsināt. Jā, to iesniegšanos, jā, lai viņi vērtē, kā viņi vērtē, bet tas iesniegšanās ir tas administratīvas process, kur tie cilvēki, kas ir reālie tā veicēji, ja, projekta realizētāji, viņi jau pat nesaprot tādās niansēs, kā projekts pareizi formējams. Vienmēr ir vajadzīgs kāds palīgāks. Zināt, te jums nāk, ka nesaprot pats vainīgs. Diemžēl, es apzinos, ka man vajadzīgi ir palīdzība. Dokuments jānoformē tā, kā ir rakstīts normatīvos aktos. Bet jā, ir ļoti jāsako, tad, kad mēs startējam uz jebkuru fondu, vienalga, vai mums liekas, ka mēs paši varam tikt galā, vai arī, vai mēs piesaistīsim kādu palīgā, neatkarīgi no tā, mums tomēr ir jāvelk diezgan daudz laika un enerģijas, lai izprastu to dokumentāciju, kas mums ir iedota, kā nosacījumi un kā vadlīnijas. Un patiesībā, ja mēs to visu izējam cauri, mēs gūstam atbildes un skaidrību par ļoti daudziem jautājumiem. Cits jautājums, ka mums nevienmēr to ļoti pamatīgi gribās darīt un iedziļināties, jo tas ir tiešām diezgan pamatīgs darbs, īpaši, ja mēs vēl nezinām, vai tas projekts beigās tiks atbalstīts, un tas ir tā vērts, ja mēs to daram daudz. Bet tā dokumentācija, kas mums ir tieši vadlīnijās par to, kā aizpildīt katru sadaļu, katrā pieteikuma tajā ailītē, ko no mums tur sagaida, izlasīt, saskaņot to ar tiem viņu mērķiem, ar mūsu mērķiem, tas viss ir patiesībā izdarāms un tam visam tā dokumentācija ir iedod cits, ka mums vajag tam daudz laika. Jā. Bet tāds ir nosacījums, ja mēs gribam to naudu paņemt, mums ir, diemžēl, tas jādara. Komentārs varbūt no manas puses, jā, cik mēs te rakstījām to projektu. Mēs rakstījām viņu 2 reizes šo te projektu. Pirmo reizi uzrakstījām un mēs palikām kaut kur, tur otro reizi uzrakstījām, pārrakstījām. Ja. Pirmo reizi uzrakstījām, tad, kad otrais pārrakstījām, tad mēs sapratām, cik īstenībā mēs bijām aizbraukuši šķīgi. Otrais rakstot jau mēs stipri nopietnāk izvērtējām un tiešām tā kā biznesa plānā gājām, kādas ir iespēja katrā vērtējumā dabūt maksimāli punktu, kas jāizdara. Šeit izdarīsim to, te izdarīsim to, te pieslēgsim šito speciālistu, tur atsauksimies uz tādu stratēģiju. Uzrakstot otrais to visu īstenībā bija daudz skaidrāks pašam prāts. Teiksim tā, tas pieredzes jautājums, ja, radās vienkārši tāda pieredze.
Tā ka, ir diezgan jāplāno, un tas paņem diezgan daudz laika. Un arī jau katra tā iestādes vērtībā, kas skatīšu savādāk. Jā. Tā, ka, Jā, tā ir ļoti pareiza pieredze un pieeja, kad mums ir ideja, ko mēs gribam īstenot, mēs saprotam, ka viņi atbilst programmas mērķiem un ņemam pa pamatu kritērijus un ejam pēc kritērijiem, skatāmies, ko no mums sagaida, jā, lai dabūtu to maksimumu. Jā, tieši tā jābūt maksimums, jo, ja nemaldos, tad uz šo trešo kārtu, kur mēs iesniedzām, iesniegti, cik bija 270 iesniegumi. Tas ir vienkārši kosmos, jā, un pirmajā, teiksim, tā apstiprināja kaut kādas 33, vai cik, un mēs palikām uzreiz ar strīpus, uzreiz. Tas mē, kad īstenībā, cik ir augstu jābūt baigā līmenī, jo tas ir pietiekami daudz gribētāji, kas grib startēt. Jā, jums arī ir tas, uz ko jūs esat startējuši, tas fonds, tāds pietiekami plašs, un tur jebkurš patiesībā atrodot to savu ideju īstenošanu. Jauna organizācija, bez pieredzi tā, ka tur bija jābūt, teiksim, tiešām labā līmenī, lai varētu. Jā, tas ir tiešām tā konkrēta spēja, tad ir bijusi ļoti augsts jūs projektiem, ja viņš ir. Cik vispār tiem projektiem, citiem visiem kopumā, cik ir šitas, cik procentāli dabū un cik liels pieprasījums par tiem fondiem, jo agrāk kaut kad traknējos gados, kad bija dzirdēts, ka visiem šausmīgi aizņemtība, kad bija fondi, kur pat neizņem visu, vai Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds fonds, kādā nozarē, kurā brīdī. Viens jautājums ir te, ka tie struktūra fondi vienā brīdī visi visur verās vaļā, ja, un LIA, piemēram, ir vairāk fondu vaļā, un tas uzņēmējs var tikai sagatavot, cik viņš var, nevis uzreiz 5, ja, vai vēl kaut kā. Līdz ar to tas nav izklāsts. Tajā pašā laikā ir kaut kāda klusuma perioda, kur kaut kas viens tikai parādās, tad, protams, visi noslogo to vienu. Līdz ar to šādu statistiku es nevaru ne pateikt, ne arī kaut kādā veidā viņi ir apkopojami, jo viņi ir ļoti atkarīgi no tā, kurā periodā mēs mēram un kādā nozarē. Tā kā. Par kontaktpersonām. Tātad, jebkurai programmai un jebkuram fondam, tajā brīdī, kad viņi izsludina to savu konkursu, ir noteikti tātad cilvēki, kas nodarbojas ar šo konsultatīvo procesu. Un mans ieteikums ir tā kā arī izmantot šo iespēju un prasīt, visas neskaidrības prasīt. Pat ja mums liekas, ka mēs to darām jau 10 reizes un mums ir viss liekas pats par sevi saprotams, tomēr katrs konkurss nāk ar jaunām mazām niansēm un izmantojot šo iespēju, kad ir cilvēki, kas par to konsultē. Grūtāk, protams, ir tām starptautiskām programmām, kur šīs kontaktpersonas varbūt arī Latvijā nemaz nav un kas notiek tā kā elektroniski, ja, piemēram, Eiropas komisijā ar speciālistiem konsultēties, tad, protams, jārēķinās ar ilgākiem laikiem un tas viss ir sarežģītāk un nevienmēr tās atbildes būs izsmeļošas. Bet, ja mēs runājam par tām programmām un tiem struktūra fondiem, kas tātad tiek īstenot šeit uz vietas Latvijā, un kur ir arī kontaktpunkti daudzām Eiropas kopienas programmām šeit uz vietas Latvijā, tad šīs iespējas noteikti vajag izmantot. Un, protams, visa tā informācija, kas papildus nāk par to, kas ir pieejams mājaslapā, par informatīviem semināriem. Ja mēs gribam kvalitāti, tad mums ļoti laicīgi tam visam ir jāskatās līdzi. Kas attiecās uz informāciju mājaslapā, tad jāsaka, ka tā ir visdrošākā un visstabilākā vieta, kur mēs šo informāciju varam arī uzzināt. Jo ļoti bieži arī semināros, un, piemēram, arī šīs dienas semināri izdevs materiāls, kur tiek uzrakstīta kaut kāda informācija un mājaslapas adreses un termiņi. Tā ir ļoti mainīga un ātri ātri mainīga informācija. Līdz ar to mums ir jāskatās līdzi tieši interneta resursos, ko mums piedāvā, jo tā būs uz to brīdi visaktuālākā informācija. Jo tas, kas, piemēram, rakstīts šeit, pēc pusgada jau kaut kādas nianses var būt mainījušās, un šis materiāls jau ir jāpārstrādā. Vai atbalsta intensitāte ir tā vērta? Tātad katram fondam un programmai ir savs noteiktais tātad šie griesti. Vai viņi atbalstīs, iedos mums 50% no vajadzīgās summas, vai viņi atbalstīs 95%. Tātad jautājums ir, cik daudz to finansējumu mēs varam saņemt. Un pretīm atkal, tad cik daudz mums ir jānodrošina pašiem un cik tas ir naudas izteiksmē un vai tas reāli vispār mums ir pietiekami, vai mēs savu finansējumu pretīm varam nodrošināt. Ja mums nav šādu finansējumu, tad kur mēs viņu dabūsim tos otrs 50%, vai mums garantēs banku uz iesniegšanas brīdi, vai būs kādi citi piesaistītie partneri, kas ar savu finansējumies iekšā projektā. Tā kā
Tie jautājumi, tad, kad viņš sāk risināt un par to domāt, bieži vien mēs nonākam pie secinājuma, ka man patiesībā ieguldīties un tik lielu un apjomīgu projektu veidot nav īsti nemaz jēgas, jo es netikšu galā ar to otru savu pusi. Un arī par minimālajām, tātad projekti bieži vien nosaka, kad finansējumu var saņemt no līdz. Un kādreiz tā mūsu projekta ideja nemaz neaiziet līdz tam minimālajam, un mēs esam spiesti kaut ko mākslīgi audzēt klāt aktivitātes vai izdevumus, lai iekļautos tajā vilcieniņā un tiktu iekšā tajā projektā. Un tad atkal jautājums, vai tas tad ir pēc tam tā vērts, ko mēs tur esam speciāli mākslīgi spiesti pielikt klāt tikai, lai atbilstu. Un tad, kad mums tas viss būs jāīsteno, tad jādomā, vai mēs vispār ar to tiksim galā. Tā kā šie naudas intensitātes jautājumi arī ir diezgan svarīgi. Un tajā brīdī, kad mēs zinām, cik mums vajadzēs to savu finansējumu projektā, tad ir tāds termins kā ieguldījums natūrā, kur projektos ir iespējams ne visos projektos, bet daļa projektu paredz, ka noteiktā apjomā to savu līdzfinansējumu mēs varam nevis tā kā ieskaitot naudu kontā, ja, bet ar konkrētiem vai materiāliem ieguldījumiem, mantiskiem vai darba ieguldījumiem, tātad vai brīvprātīgo darbu, tātad ieguldīt konkrētas lietas vai konkrēti izmantojamu tehniku, aprēķināt tā vērtību uz to brīdi, kad mēs ieguldīsim projektā, un tad attiecīgi to naudas izteiksmi arī nosekt ar tādu terminu kā ieguldījums natūrā. Nevienmēr ne visi projekti to atļauj, ne visi fondi to atļauj, un arī jautājums, cik lielā procentuālā apmērā. Es zinu, ka, piemēram, arī šī nevalstiskā programma, bet Norvēģijas ekonomiskās zonas finanšu instrumenti ietveros SIFā, tur attiecīgi ir pieļaujams šis ieguldījums natūrā. Un tad, ja, piemēram, mums ir telpas, kur notiek seminārs, un tās ir mūsu pašu telpas, un mēs zinām, ka mums nevajadzēs īrēt telpas, bet, ja mēs būtu īrējuši, tad tas maksātu tur, piemēram, tik un tik. Tad mēs šo tik un tik liekam projektā kā savu ieguldījumu natūrā. Lai gan reāli tātad šis finansējums netiek apgrozīts no naudas caur kontu ar naudu. Nu jā, tas ir tā kā, lai jums būtu tāda. Un tie ieguldījumi, tātad mums var būt mantiski ieguldījumi, tātad vai tās ir kādas iekārtas, vai aprīkojums, vai, piemēram, semināri, vai biroju aprīkojums, ko mēs izmantosim projektā. Tie var būt darbība ieguldījumi, piemēram, kaut kāds, attiecīgi intelektuālais darbs vai autordarbs, un tie var būt arī brīvprātīgais darbs bez atlīdzības. Un, ja mēs ieguldam kaut kādu mantisko ieguldījumu, kādu ieguldījumu natūrā, tad mums ir ļoti jābūt skaidram, cik tas maksā šobrīd, par cik mēs to iegādājāmies un kāda ir patērējumā vērtība. Tātad, ja mēs nevaram strādāsim projektā datoru un tas darbs uz datoru būs mūsu ieguldījums natūrā. Mēs nevaram, protams, datoru pilnā tajā izteiksmē, cik viņš maksā ielikt kā ieguldījumu natūrā. Mēs aprēķinam amortizāciju, tātad nolietojumu par to projektu īstenošanas laiku un šo summu liekam iekšā kā ieguldījumu natūrā. Par nolietojumu aprēķināšanu katrs to, galvenais, lai jums ir skaidra metode, tas kā tieši jūsu grāmatvedībā, pēc jūsu grāmatvedības politikas, katram uzņēmumam organizācijai ir sava kaut kāda lieta, kā viņi to dara, ja? Bet galvenais, lai jums ir skaidra tā metode un lai jūs viņu varat pamatot. Savukārt par brīvprātīgo darbu mēs nevaram savus darbiniekus, kas ikdienā, piemēram, dara līdzīgas lietas, projektā tagad nodarbināt un uzrakstīt, ka viņi būs brīvprātīgi un mēs viņiem nemaksāsim, bet ja viņiem būtu jāmaksā, mēs maksāsim tik un tik. Nē, jebkurā gadījumā arī par brīvprātīgo darbu tiek slēgts līgums, tiek noteikta likme, cik maksā stundā, un attiecīgi arī šī summa tiek likta kā ieguldījums. Tas, var būt tāda situācija, ka mūsu organizācijā šobrīd ir darba līguma tikai pēc tā, kad ir šis projekts. Līdz šim mēs esam praktiski bez finansējuma strādājuši brīvprātīgā kārtā, no finansējuma nav jēgas slēgt līgumus. Mums vispār valdi, kā līdz šim bija kā izpildu institūcija un neviens darba līgums nebija. Un tagad projekts beigsies un darba līguma tiks arī izbeigti. Jo, ja, teiksim, nav finansējums, nav, mēs turpinām darboties sabiedriskā kārtā. Kā, teiksim,
tādā brīdī ar tām likmēm un tā tālāk tā izvērtēšana notiek, un kā mums noteikti to Nu, tās likmes droši vien atbilstoši arī tā tirgus situācija, kāda ir. Neviens jums nepateiks, ka likmei jābūt tik latiem stundā vai tik latiem vai tik eiro dienā. Ja, tas ir, jūs vienkārši skatāties, kādā konkrētā speciālista likme tajā tirgu. Protams, viņai jābūt, tādai samērīgai un racionālai. Mēs nevaram liest par maksimumiem, pa augstākajiem plauktiem, jo tas uzreiz, protams, radīs tādu dīvainu to attieksmi pret jūsu projektu, bet katrā ziņā nav noteikti tie griezti, ja vien jūs varat pamatot, ka tas ir atbilstoši tai tirgus situācijai. Nā, bet tur tā juridiski jāpieiet diezgan uzmanīgi tam līguma sastādīšanu, lai beigās nav kaut kādām tur. Līguma sastādīšana patiesībā ir ļoti tieši un konkrēta. Pa brīvprātīgo darbu jā, bet tajos gadījumā, kad jums ir tas darba līgums, tur ir vienkārši jūs arī rakstat, kad uz projektu īstenošanas laiku ar tādu slodzi un ar tādu likmi. Tas jau, kā tur tas pārējais, pēc tam izskatās tajā projektu gadījumā, projektu vērtētāju gadījumā nav tik būtiski, cik būtiski, lai uz to projektu laiku jūs darba attiecības ir ļoti skaidri noteikts. Arī jautājums ir, piemēram, vai tas cilvēks, ar ko jūs slēgsiet darba līgumu par projektu, vai viņš strādā arī kādās citās vietās. Un ja jā, tad kāds tur ir darba laiks un vai tās stundas, kas ir uzliktas, ka jūs strādāsiet projektā, ir samērīgas. Vai nav tā, ka 80 stundas nedēļā sanāk, ja saliek visus jūsu darba līgumus kopā, darbinieki. Tur tā jāpaskatās, lai tas Mums ir nozarē cilvēki, kas strādā par 200 vairāk stundām mēnesī. 300 strādā. Vienkārši tā, vērš uzmanību, ka tur var būt daudz jautājumu, ja? Viņi klausās. Jā, viņi klausās, jā, un strādā. Viņi strādā 300 stundas mēnesī. Jā, un tad, bet kas attiecīs par brīvprātīgo darbu, tad mēs arī slēdzam kādu līgumus par brīvprātīgo darbu veikšanu projektā un atvinājums stundas. Tā, viens kungs klausies, Kaspar, bet īstenībā tas tā lieta, mums jāiet uz to, ka mums ir sabiedriskā labuma organizācijas status, mums ir jātaisa tie brīvprātīgā darba līgumi. Visdrīzāk, pēc, ka mums jau vajag parādīt to, ka mēs esam ieguldījuši, mums ir brīvprātīgi, tas sabiedriskā labuma organizācijas status jāpierāds. Nevis tagad mums to vispār vajag, tāpēc, lai mums būtu interesi ziedotājiem ziedot, tad tas neaplikās ar ienākumu nodokli ziedot, cilvēku noziegums naudu, mums nevienīgi to samaksā nodokli. Tas ir tā mums iekšēji, tas jātiekams. Jā, tieši Par to, ko projekts vispār uzskata par attiecinājumu. Tātad atkal jau katrs fonds un katrs konkurss pasaka, ka mēs projektā attiecināsim to un neattiecināsim atkal citas lietas. Piemēram, ļoti daudz šie sociālie projekti neatbalsta tātad infrastruktūras izmaksas, bet varbūt mums ir aktuāli tieši kaut kāds vai aprīkojuma iegādes, vai telpu remonti, vai citas lietas, kas saistītas tieši ar tādām, saucamajām cietajām izmaksām ar infrastruktūru, tad mums patiesībā, pat ja mūsu mērķi ir ļoti atbilstoši, mums liela jēga no tā projekta nav, jo viņš atbalsta seminārus, konferences, tur, tādas, tikšanās un apspriedes un tādas lietas. Tā kā skatāmies to, ko mēs vispār varam attiecināt un vai tas atbilst mūsu interesēm. Tas, kas attiecināms ir, kopumā projektos, protams, ir tas, kas vadlīnijās noteikts. Ja projekta pieteicējs nav PVN maksātājs, tad arī PVN biežāk ir attiecināms. Izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Mēs nevaram rakstīt par semināru, un prasīt tur kaut kur māju remontēt, kaut kur tālu no tās vietas, kur notiek seminārs, un mums vispār nekādā veidā tas nesasaucās. Tātad mēs tieši koncentrējamies uz aktivitātēm. Svarīgi, ka šīs izmaksas ir tajā periodā, ka mums ir noslēgts līgums. Tātad nevis kaut kad iepriekš mēs kaut ko darījām, kas ļoti sasaucās ar tām projekta aktivitātes īstenošanu, bet mums pateica, ka jā, apsveicam, jums projekts ir atbalstīts, slēdzam līgumu, uz līguma ir datums, parakstījāties jūs, parakstījās finansējuma devējs, un no tā brīža, no tās dienas jūs to naudu varat tērēt. Jūs varat tērēt iepriekš, bet iepriekš iztērēt to jums neatiecinās. Tā kā ļoti ievērojot tos datumus. Ir jau programmas, kur attiecina. Jā, bet tad tas arī tiks ielikts jums līgumā. Jums tiks minēts, ka līgumu mēs noslēdzām tajā brīdī, bet attiecina izmaksas no kaut kādu noteiktu datumu. Ja šāda atzīmes un tā kā atrunas nav, tad mēs vadamies tomēr uz tiem projektā, uz līguma parakstīšanas datumiem.
Arī par beigu datumiem skatāmies, kā mums līgums paredz, līdz kuram mēs varam tērēt. Lai nav tā, ka mēs tā kā projekta beigu termiņš ir nonācis, mēs bišķīt palaidām kaut ko garām, vēl tā nauda nav iztērēta un tā kā tērējam. Nu, pat ja tās ir kaut kādas, nezinu, nedēļas intervāls, ļoti skatāmies, lai mēs nepārējam pāri, jo, ja mēs jūtam jau uz projekta beigām, ka mēs nepaspēsim tajā laikā iekļauties, tad, protams, mēs taisam grozījumus un pagarinām šo projekta termiņu, tad jā, bet kamēr vien jūs neesat to izgrozījuši, tad mēs vadamies no tā, līdz kuram ir jāīsteno projekts. Sakiet vēl par aktivitātēm jautājums, teiksim, mums ir arī aktivitāšu grafiks. Nofiksēts. Šobrīd realitāte īstenībā ārpus grafika ar šo te aktivitāti. Viņai vajadzēja notikt pagājušā mēnesī. Neesmu izgrozījis līgumus vienkārši. Esmu it kā informējis vēstulēs sūtot, bet cik tas ir risināts pasākums? Atbildes nav bijušas tām sūtītajām vēstulēm. Nav bijis nekas kritisks. Un arī ir jāskatās šādos gadījumos, kā tas sakrīt ar to atskaitīšanos. Jūsu gadījumā jums ir tā kā avans maksājums, jūs pildat, un tad galā atskaitaties un jums samaksās to apmaksājumu. Tad šī gadījumā varbūt tas arī nav tik kritiski. Grūtāk būtu, ja tas būtu projekts, kas, piemēram, ir ar starpmaksājumiem. Piemēram, 3 mēnešus mēs kaut ko daram, rakstam atskaiti, mums atskaita apakaļ, mēs atkal 3 mēnešus kaut ko daram. Arī katru mēnesi ir vienkārši, lai nodrošinātu tās arī atskaiti. Mēs katru mēnesi sniedzam atskaits, lai nodrošinātu naudas plūsmu. Vienīgais tā problēma var rasties tajā brīdī, kad jūs sniedzat, piemēram, to atskaiti. Jums jau bija jābūt pēc aktivitāšu grafika šai aktivitātei notikušai, jums tai atskaitē šie izdevumi un šī aktivitāte neparādās, un tad, principā, viņiem vajadzētu tā kā no jums prasīt skaidrojumus, jūs skaidrotu, pamatotu, kāpēc tas notika un tā tālāk. Un tad nākamā mēnesī tas viss notiks. Visdrīzāk, kad jums to attiecinās un viss noteikti labi beigsies, bet tāda varētu būt tā procedūra, kur tas risks iestājās. Tas bieži vien prasa papildus laiku un resursus un arī ievelk projektu šī skaidrošanās. Bet ja tas notiek tā kā vienas atskaites periodā un tur ir nobīts pa kaut kādām nedēļām, vai ja to atskaites periods atļauj pa mēnesi, tad es domāju, ka arī, ja vien jūs pierakstīsiet pamatojumu, kāpēc tas tā notika, es domāju, ka tur nevajadzētu būt nekādā problēma. Un arī vēl par attiecināmām izmaksām, tad mums attiecina to, ko mēs reāli varam pierādīt, ka mēs iegādājāmies, ka mēs tātad pirkām pakalpojumu vai ka mēs tātad šo finansējumu tērējām. Tātad kādi ir dokumenti, kas to pierādīs, ja tās ir kaut kāds materiāls vērtības, tad, protams, arī šīs auditējumās vērtības, tā kā dokumentējam, ka mēs jums esam ņēmuši uzskaitē. Par amortizāciju tātad mēs jau bišķīt pieskārāmies ieguldījumu natūru jautājumā, bet par to mums arī jāņem vērā, ka ļoti daudz projekti atļauj šos amortizācijas izdevumus iekļaut budžetā kā attiecināmās izmaksas. Tātad mēs ejam ar saviem datoriem, mēs ejam ar savu aprīkojumu, mums varbūt, vēl kaut kādas lietas, ko tieši paredz projekta aktivitātes, ko mēs varam izmantot no saviem resursiem. Mēs rēķinam uz projekta laiku šo nolietojumu un attiecīgi šo nolietojumu iekļaujam iekšā attiecināmajās izmaksās. Ņemiet vērā, kad, piemēram, organizācija ir varbūt gadījumi, kad mēs nodarbojamies tikai un šo projektu 8 stundas dienā un tad rēķinam arī tādējādi šo nolietojumu. Bet tikpat labi uzņēmums vai organizācija, piemēram, tas projekts ir 1 no 10, vai viņiem ir pamatdarbs un tas projekts tikai kā piedāvā, tad mēs skatāmies, cik stundas dienā vai stundas nedēļā mēs tā kā rēķinām, ka mēs strādājam uz to projektu un ņemam tikai, protams, par to projektu laiku, par tām projektu stundām, to amortizāciju. Mēs nevaram viņu iekļaut 100%, ja mums ir arī kāda cita darbība tajā brīdī organizācijā. Par izmaksām, par to attiecināmību. Tātad, diemžēl ne visi, bet tomēr vēl, paldies Dievam, lielākā daļa paredz attiecināmas arī administratīvās izmaksas. Tātad aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar tām projektu idejas īstenošanu, bet ir vajadzīgs tā kā administratīvais organizatoriskais darbs, visi atskaitīšanās procedūras, vadīšanas procedūra un tā tālāk. Tātad vai šie resursi un šis cilvēku darbs arī tiks attiecināms, ja nē, tad vai mēs tiksim galā, ja mums nebūs naudas, ko kādam samaksāt? Cik bieži netiek attiecināts? Tas ir jāskatās, kā atkal jau fonds un programma to ir noteicis. Pagaidām jau vēl ir, bet parādās jau pirmie fondu programmas, kur attiecināts vairāk nav šīs administratīvās izmaksas. Piemēram, arī tam pašam sociālam fondam
pagājušajā periodā bija aktivitātes, kas bija saistītas ar izglītību, nebija šīs. Tā. Nu jā, un tad ļoti būtiski, kas ir ļoti zīmīgi tieši Eiropas kopienas administrētajām programmām, ka viņi nosaka, cik procentu maksimālais var būt no administratīvajām izmaksām, no kopējām izmaksām. Tad mēs vispirms sastādām budžetu uz aktivitātēm, tas mums maksās tik, tas mums maksās tik, tas mums maksās tik, paņemam kopīgo to finansējumu, aprēķinam tur tos 5 vai 7% vai 18, cik nu mums tur ir atļauts kā kurā fondā, un skatāmies, tad, ko mēs ar to naudu varam izdarīt. Vai tā nauda ir pietiekama, vai mums ir ko tur likt apakšā. Arī par to, kas ir administratīvo izmaksu sastāvs. Kādreiz tas attiecās tikai uz darbu, cilvēku darbu, kādreiz tas attiecās arī uz aprīkojumu iespējām, gan pirkt mazāk, nomāt drīzāk. Un jautājums ir par finanšu auditu un publicitāti. Tas ir saistīts vairāk ar pārobežu sadarbības programmām, ja esat dzirdējuši Interrex un tādas programmas, kur šis finanšu audits bieži vien projektu noslēdzot tiek prasīts kā obligāta lieta, tātad neatkarīgs finanšu audits mūsu projektam. Jautājums, vai tam ir paredzēts tātad budžetā atsevišķa sadaļa? Ja nav, un ja mēs pēc dokumentiem redzam, ka mums to finanšu auditu prasīs, tad šī tā vieta, kur mums ir jāiestrādā nauda priekš tā un ko mēs nedrīkstam aizmirst. Un otrs ir publicitāte. Publicitāte prasa vienmēr visos projektos, cik tur vairāk to nosacījumu un smagāk ir, cik tur tā ir vienkāršāk pierādām un īstenojama lieta, bet publicitāte ir obligāti visos projektos un atkal jautājums, vai ir paredzēta kaut kāda atsevišķa budžetā un budžeta nauda, kur mēs varam likt iekšā to finansējumu publicitātē. Ja tādu mēs neredzam, ka veidlapa piedāvā, kur budžetā iestrādāt publicitāti, tad atkal mēs to mēģinām sekt administratīvo izmaksu ietveros. Kam ir jāveic tas audits? Tas kā nezinu, audits jau, kas saistās kaut kā man ar auditoru firmu vai vidu, kas tā veic, bet jau droši vien kaut kas cits domāts. Šī gadījumā, kad jums tiek prasīts neatkarīgs tas finanšu audits projektu noslēgumā, jūs arī paši tā kā izsludinat šo, vai cenu aptauju vai iepirkumu, skatoties kāda organizācija iesniedz un pa kādu summu mēs to tā kā sagaidām, un tad arī tā būs vai no auditoru firma vai tas, kas, ko jūs izvēlēsieties tās aptaujas rezultātā. Bet jums nav šim projektam, es domāju, ka noteikti nav tādas prasības, runa ir vairāk par tādām starptautiskām lielāku apjomu projektiem, kur arī lielu daļu sastāda infrastruktūras izmaksas. Tā kā šī gadījumā es domāju, ka noteikti nebūs, kad uzraudzītājs savu kontroli tā kā pietiekoši jums. Bet jā, un tas ir tieši, kas to veiks, tā būs jūsu izvēle, bet ir prasība, kad ir šis neatkarīgs ziņojums par auditu. Par darba līgumiem. Mēs arī par to, kā darbinieki tātad iesaistās projektos nedaudz jau minējām, bet tātad vai nu mēs slēdzam darba līgumus par projektu uz pilnu laiku, vai nu tā ir jau esošs darbinieks organizācijā, kuram jau ir darba līgums. Un tad mēs taisam tā kā papildus vienošanos, un tad atceramies par to, ka nepārsniedzam atļauto darba laiku un papildus stundas, atceramies norādīt to procentuālo apjomu no darba laika, cik viņš var strādāt uz projektu, un stundas uzskaits tabels, tātad katru nedēļu, cik un daudz viņš nostrādājas projektā. Un arī šis ir tas gadījums, ka mēs skatāmies, lai tā likme stundā, ko viņš saņem par pamatdarbu un ko viņš saņem projektā, lai nav divas kardināli atšķirīgas. Ja? Protams, var būt nianses un projektā droši vien, ka tā likme būs augstāka kā papildus, bet viņai ir jābūt, tātad, protams, samērīgai un viņas nevar būt tādas ļoti atšķirīgas tās likmes. Vai arī tie ir uzņēmuma līgumi, bet tad atkal skatāmies par kādām summām, kādā termiņā, vai tur apakšā nevajag iepirkumu vai vismaz aptauju, jo uzņēmuma līgums tas jau tā kā pakalpojuma līgums, kur mēs iepērkam kaut ko no āras, tas vairs nav mūsu darbinieks. Vai partneri ir obligāti? Tas arī projektos bieži vien tiek prasīts. Ir obligāti kādreiz, mēs varam dabūt papildus punktus kvalitātes vērtēšanā, ja mums ir partneri no kaut kādām konkrētām valstīm vai organizācijām vai vietām. Tad šī ir tā lieta, kas arī jāgatavo ļoti laicīgi, un ja mēs zinām, ka tas būs, ir jāmeklē kontakti. Ja mums nav
Ja mums nav organizācijas un nav sadarbības iepriekš bijušas, tas nav viegls process atrast partnerus, kam var īpaši, ja tas ir starptautiskā līmenī, uzticēties, sadarboties un visu to projektu kopā izstrādāt. Tas ir ļoti, ļoti ilgstošs process. Bet reizēm tā papildus punktu skaits ir pietiekami liels, lai pacenstos un tos partnerus iesaistīt. Un tad arī tie partneri tātad dalās ir koordinātori parasti, kā mēs viņus saucam, vai vadošais partneris, kas ir tas, kas uzņemās to iniciatīvu, projektu iesniedz, savās tos partnerus apkārt un par visu principā arī atbild un paraksta līgumus. Ir līdzorganizatori, tātad tie, kas nāk iekšā ar savu līdzdalību, ar savu līdzfinansējumu, ar savu līdzdarbošanos. Un ir arī asociētie partneri, kas tikai, varētu teikt, ka piedalās uz aktivitātēm, uz tiem rezultātiem, tā kā līdzdarbība, bet viņi nav aktīvi līdzplānošanā, līdzorganizēšanā un līdzfinansējuma sekšanās. Tātad, tie ir tādi piesaistītie partneri. Asociētais partneris visbiežāk neietilps jums tajā kvalitātes kritērijā, kad ir vajadzīga šī partnerība. Asociētais partneris ir, jūs varat pieminēt, ka tātad tie rezultāti tiks vērst uz pēc iespējas plašāku loku un uz to un to, bet kā vērtējot jūsu partnerības kvalitāti, tiks ņemt vērā jūs un sadarbība tieši ar tiem līdzorganizatoriem. Jā, bet ir jau programmas, kur nav nemaz nodefinēts tāds vai tāds ir partners, viņam tur nebūtu neaizdēr programmās tāds. Viņam pat vispār nebūtu budžets un reāli viņš ir asociētājs, bet viņš nav tā nospecificēts. Jā, vienīgi jāskatās vēl. Šeit tieši tas pats, jā. Līdz ar to pēc būtības viņi nebija asociēti. Katrā ziņā es domāju, ka partneri komentārs tāds, ka, jo mazāk pieredze, jo vienkāršāk jātaisa projekts. Ja? Tur uzreiz nevajag skriet uz tiem ārzemju partneriem, tur vienkārši pats sprāndu aplaust. Jā, tas ir ļoti tāds. Tam ļoti daudz laika vajag laicīgi, lai to darīt. Tas pats ir ārzemju partners, tam un viņi pie viņa, piemēram, vienkārši aizbrauc vizītē. Jā, bet, protams, tas jau viss ir atkarīgs no tā, uz ko tu pats esi gatavs. Organizējos izsludinu meklēšanu. Jā, ir meklēšanas meklēšanas databāzes, bet tur tik uzmanīgi, jo tur ir tādi visādi brīnumi arī pieteikušies. Tā kā, kad uz sadarbību līdzdalību projektā, ja mums nav nekāda priekšstata par to organizāciju, tas ir tā ļoti, tad tiešām tā, ka laicīgi, kad jūs vēl varat aizbraukt, vēl izrunāties, un tad ir par tiem partneriem jautājums, ko jums no viņiem vajag, kāda dokumentācija, jo bieži vien ir kaut kāda vai viņu parakstīta apliecinājuma, ka es piedalīšos, bieži vien ir vajadzīgs kaut kādu viņu pēdējo gadu vai mēnešu aktivitātes plāni un viņu darbinieki tur CV noteiktos standartos un tā tālāk. Tad arī šīs lietas neatstājiet līdz tam brīdim, kad jūs jau paši projektu esat uzrakstījuši, jo tā kā varētu sniegt, tikai no partneriem tur bišķi trūkst kaut kas, ja. Tas bieži vien arī ir tas, kas mums ļoti iegāž, jo tie partneri īpaši nesteidzās. Tātad arī tās lietas ļoti laicīgi tieši, lai viņš būtu partners, lai paskatieties, ko šī gadījumā fonds uzskata kā apliecinājumu tam, ka jums ir partners, vai tikai uzrakstītu vienu sadaļu pieteikumu veidlapā, ka jums ir tāds un tāds partners, vai arī kaut kāds pavisam konkrēts lietas un dokuments, un ar to arī tad strādājiet jau no paša sākuma. Man vajag to un to, nevis vienkārši runāties par to, ko mēs tur darīsim. Tas jau, man liekas, ne visām organizācijām tik nereāli ar tiem ārvalstu partneriem. Es esmu bijis organizācijās, kur, tas ir kaut kādas starptautiskās organizācijas Latvijas grupa, teiksim, tur tie starptautiskie kontakti viņiem tik plaši, ka viņi principā nosprauduši, viņi ar tām valstīm to projektu darīs par katru cenu, teiksim, vienalga vai dabūs vai nedabūs finansējumu, un tad viņiem tas, viss ir vienā sekundē un automātiski, protams, notiek. Jā, tas ir, un tas ir tas labais stāsts, un tas ir ļoti labi, ja tā ir. Bet, tajā gadījumā, kad mums tas kritērijs to paredz un mums nav, tad tā pieredze var būt ļoti sāpīga. Bet, ja šī sadarbība ir, protams, tad tas kritērijs savukārt ļoti nāk par labu un ir ļoti vienkārši to īstenot. Tā par īstenošanas laiku, vai tas ir pieņemams. Tātad par to, tajā brīdī, kad mēs projektu iesniedzam, arī šī jūsu pieredze, ja, kad līdz tam brīdim, kad jūs uzzinājāt, ka tas projekts var tikt īstenots un ka jūs viņu sākāt no tā, ko jūs plānojāt un domājāt projektu rakstot, ir ļoti liels atšķirības. Ja. Līdz ar to jau tajā brīdī, kad mēs rakstam projektu un plānojam, ņemam vērā, kad reāli viņš vispār varētu uzsākties, un tad vēl pierēķinam rezervi, jo varbūt ir kaut kas pie līguma parakstīšanas, varbūt kaut kāda dokumentācija jāprecizē no projekta pieteikuma tajā brīdī, kad līgumu parakstīsiet.
tā paņemam labāk to rezervi, un tad jautājums, vai tad, kad viņš varēs uzsākties pēc pusotra gada, vai man tas vairāk būs svarīgi, ja? Nu, vai tās aktivitātes to nozīmēs. Vai tie mēneši, kas ir atvēlēti projekta īstenošanai, labi, ja tie 3-6 mēneši, bet varbūt kādreiz 12 mēnešu projekts, un jums tās aktivitātes ir tādas apjomīgas un varbūt arī saistīts ar infrastruktūru un ar iepirkumiem, tad vai jūs 12 mēnešos vispār to paspēsiet īstenot, ja? Arī to laicīgi saplānojiet un paskatieties tas, ko jums vispār atļauj, cik ilgā laikā. Atskaites periodi kavē projekta iesniegšanas ieviešana atbilstoši grafikam. Gadījumos, kad mēs kaut ko veicam, sniedzam uz maksājumu pieprasīšanu, mums atmaksā naudu atpakaļ, un tad mēs varam atkal iet uz priekšu. Jārēķinās, ka tas nenotiek vienā dienā. Mēs šodien iesniedzām atskaiti, rītā mums viņa apstiprināja, 3. dienā mums atskaitīja naudu. Tas ir ilgstošs process, līdz pat 2 mēnešiem, ir pat bijuši gadījumi, kad ilgāk, ja mums kaut kas nav bijis pareizi, un mums ir jāprecizē un jālabo. Un rēķiniet, ka tajā brīdī jums kontā naudas nav. Un tad vai nu jūs pārplānojat tās aktivitātes tā, ka tad arī ir tukšais periods, vai nu tad jūs liekat no savas organizācijas aizdevumu tajā projekta kontā un īstenojat par to, lai nekavētu laika grafiku. Nu, tātad arī par to domājiet jau projektu rakstot, kurā brīdī man būs tie maksāšanas posmi un atskaites iesniegšanas, jo projektu rakstot mēs zinām, vai mums atskaita būs jāsniedz katru mēnesi, vai katru 6. mēnesi, vai reizi gadā, un tad mēs vēl varam plānot. Nu, tad decembrī man jāsniedz atskaita, nu, tur janvāru, februāru, varbūt martu, neko aktīvi ar lielām izmaksām neplānojam, sākam plānot no aprīļa atkal kaut ko, ja? Tā kā, nu, esam ļoti reāli pret to lielo administratīvo un birokrātisko procesu, kas notiek, vienkārši pieņemam to un pielāgojamies, mums variantu citu nav. Es vienkārši nokomentēju to, ko mēs te pieredzi redzam, ka sākumā dabū pietiekami lielu avansu. Un, teiksim, projekta beigās to jau vajadzīgi īstenībā ir apgrozāmie līdzekļi 2 mēnešu ietvaros. Vienkārši šis avans ir beidzies, un tā nauda nāk ar aizkavēšanos, tiešām tie 2 mēneši, un beigās vienkārši tev vajag būt pašam spējīgam nofinansēt 2 mēnešus. Līdz ar to, mana rekomendācija un secinājums tāds, ka lielākās naudietilpīgākās aktivitātes vajag plānot projekta sākumā. Jo tad dabū arī regulāri atskaitoties arī lielu naudu, teiksim tā, apgrozāmas līdzekļus un dabū. Ja tev lielākās aktivitātes ir beigās, tev vienkārši ir savs konts un viss, ka ir avans un ir lielās aktivitātes sākumā, un tas palīdzēs nodrošināt visu naudas plūsmu līdz beigām. Bet tas ir ļoti labi un tā var darīt un izdarīt, ja vien tas nav saistīts ar infrastruktūrām un cietajām izmaksām, kad ir iepirkumi, kad ir konkursi, un kur atkal jau tas viss jau tiek izvilkts jau. Jā, bet mēs šito šobrīd arī tā, mēs mazā esam iekrituši un ir jāpiesaist reāli kaut kur, līdzekļi. Jā, tieši tā. Jā, nu tas arī ir lieta, par ko vienkārši reiķinamies, ka tā ir. Un arī par šo projektu pagarināšanu. Tātad projekts nāk uz beigām, mēs jūtam, ka mēs nepaspēsim noteiktajā termiņā iekļauties un izmaksas, kas jau būs pēc tā datuma, būs jau neattiecināms. Tātad jau laicīgi gatavojam grozījumus, ja nepieciešams, un pagarinam šo projektu termiņu. Bet, protams, tikai tad, ja to savādāk nevar, jo rēķinamies atkal, ka kamēr mums to apstiprinās, kamēr mēs saņemsim atbildi, ka viņi piekrituši to projektu tā kā pagarināt, tas prasīs gan tādu atkal to tukšumu periodu, jo jūs nezināsiet, vai tā kā steigties ar izmaksām, vai tā kā nesteigties, ja? Kāds būs tas risinājums, jo tur jau ir pēdējais datums, tur jau vairs iespēja kaut ko pamatot un atskaitīties un izlabot jums nebūs, ja? Tā kā, ja šie grozījumi pirms beigām ir nepieciešami, tad arī, vismaz daudzos līgumos jums jau būs noteikts, kad viņi pieņem pēdējos grozījumus, ja? Tā kā tur kaut kāds vai 2 mēnešus pirms beigām vai kā, bet ja līgumā nav noteikti, tad paši vienkārši domājiet par to, ka nav jēgas iesniegt pēdējā nedēļā projekta grozījumus, tas jau tad nenotiks vienkārši. Tātad, par atskaitīšanās periodiem mēs esam te jau tagad izrunājuši. Atskaišu periodiem. Un arī par to, kādā veidā tad notiek šie maksājumi. Viens ir tas, ka mums iedod avansu diezgan lielu, ja?
un tad attiecīgi mēs iztērējam avansu, pieliekam to savu daļu klāt, un beigās, ja mums viss ir apstiprināts projekta beigās un viss ir attiecināts, un mēs esam veiksmīgi tikuši cauri, tad attiecīgi vēl to starp pēdējo maksājumu ieskaitu, un tad mēs esam tā kā nolīdzinājuši to projektu, vai arī vairāk šie starpposmu maksājumi, ka mēs sniedzam atskaitu, mūsu skaits sniedz atskaitu, mūsu skaitam. Jā, par tiem atskaites periodiem un tiem avansiem tagad tā kontrola, teiksim, ir normāla, par to visu nav tādu gadījumu, kā rādīja televīzijā, par kaut kādā, nezinu, drenu cauri rūpnīcā, it kā kaut kāds iekārts paredzēts likt, bet tur nauda aizgājis nekur, un tur tā māja vienkārši sabrukus un bedri aplūtus, un nekas tad nenotiek. Es nevaru komentēt tādu katru konkrētu gadījumu, droši vien, kad ir visādi gadījumi un tās pārbaudas. Jāsaka, ka vairāk ir, protams, ka akcentēts uz orientēts uz to, vai mums ir dokumenti kārtībā. Protams, arī ierodās uz vietas, kā notiek pārbaudas uz vietas. Ierodās uz vietas, piemēram, ir bijis kaut kāds remonta vai infrastruktūras izveidas projekts. Un tad tā kā paskatās, kur jums ir tas, un kur jums ir tas, un kur jums ir tas, bet tas, kas ir jau kaut kur aizmūrēts vai kaut kur jau pasklēpts vai tā kā izdarīts, vai kaut kur iekšā kaut kādas ļoti specifiskas lietas, mums jārēķinās arī tie, kas nāk un skatās un pārbauda, vai tas projekts tās auditējumās vērtības atbilst. Ja? Viņi nevienmēr tīri tehniski var noorientēties tajā nozarē. Viņi vienkārši pēc projekta pieteikuma skatās, kur jums ir tas un kur jums ir tas. Tad attiecīgi mēs arī, vai mēs to varam parādīt vai nevaram parādīt. Bet par to, piemēram, materiālu kvalitāti un atbilstību, tur ir atkal iepirkuma procedūras, kuras tad pārbauda, vai tas, ko jūs iepirkāt un prasījāt, atbilst tam, ko jūs nopirkāt. Tāda ir pārbauda. Es arī domāju, kā gan savādāk tie cilvēki, ko viņi ārdīt par daļai nost un pārliecināties, vai tas ir tā, arī droši vien nav tas, ko mēs sagaidām. Tā televīzijā rādītajā gadījumā bija vienkārši tā, ka konstatē, protams, tur rāda skaidrs, ka tur pilnīgi nekā nav, tur viss sabrucis un bedrē un nekā nav, bet to avans tāpat, viņš kaut kur aizplūdis un nevarēja viņu attiesāt un neko, aizgāja kaut kur nebūtībā. Jā, es neizslēdzu, ka ir arī tādi gadījumi, un tad droši vien ir izmaksas neattiecināšana un izmaksas piedzīšana atpakaļ, ja tas tiek konstatēts un tā kā pierādīts, ka tas ir nepareizi iztērēts vai neiztērēts vispār, jā. Bet, tās pārbaudas, jā, viņas pirmkārt ir dokumentācija, un tad ir pārbaudas uz vietām, kur vienkārši pārliecinās, vai tās auditējumās vērtības tur ir, kur mēs esam paredzējuši. Par valodu tagad jau šī lieta varbūt vairs nav tik aktuāla. Pirmkārt, mēs varam arī ļoti daudz fondus un programmas strādāt latviešu valodā, bet ir, protams, starptautiskās programmas vai Eiropas kopienas programmas, kur no mums sagaida ne obligāti. Mēs varam tā kā sūtīt arī latviski, jo arī latviešu valoda ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, bet reķinamies, ka mūs nevienmēr tā galā sapratīs, un tad dos tulkotājiem tas atkal prasa ilgāku termiņu. Tulkotājs neiztulkos varbūt tā, kā jūs būtu gribējis to pateikt. Un tas diezgan ietekmē to projektu kvalitāti. Tā kā, ar to rēķinamies un strādājam droši vien tās starptautiskās programmas angļu valodā, un tad arī jautājums, vai cilvēku resursi visi ar to tiek galā, vai mēs partnerību varam pietiekamā līmenī nodrošināt šajā valodā, vai mums ir vajadzīgi kaut kādi papildus resursi. Tad, ja jā, tad atkal domājam par izmaksām un kurā vietā projektā viņas ielikt. Un publicitātē arī lieta, ka ja mums viņa ir vajadzīga, tad mums viņai ir jāplāno naudu. Mēs nevaram paredzēt, ka mūsu projektā parasti jau arī projekta pieteikumos jūs redzēsiet sadaļas, kur jums tā ir jāapraksta vai jāievieš konkrēts publicitātes ieviešanas plāns. Tātad, kur būs informācija, cik bieži, kādā apjomā, kādos resursos, radio, televīzija, internets, ja, un kādā formā, kādā veidā. Tā, ka jūs to esat tā kā priekš sevis nokonstatējuši un uzlikuši uz papīra, tad arī uzreiz izdomājat, cik tas maksās. Ņemiet vērā, kurā brīdī ko, ja piemēram, paredzēts kaut kāds televīzijā, raidlaika vai vēl kaut kas, tad, ja jums tas ir, piemēram, uz kaut kādu vēlēšanu laiku iekrīt pēc tā jūsu projekta plānu vai uz kaut kādu Ziemassvētku laiku, rēķinieties, ka tas būs visdaudz sarežģītāk, un vai jūs to vispār varēsiet dabūt. Tātad salieciet šo jūsu plānoto publicitātes plānu laikā ar to, kā reāli tas izskatīsies dzīvē, vai tas nesadārdzinās, varbūt vajag kaut kādas nobīdes, vai tas vispār būs iespējams. Jā, un tās bija tās 10 galvenās lietas, kuras mēs neskatoties uz to, kurā fondā un kurā programmā ejam, bet vienkārši kā čeklistam jau sākot plānot izejam cauri, mums saliksies kopā tas klucīts vai vispār šādā veidā, tad tas projekts mums būs interesants. Bet ir katram, protams, arī savi tie
tās nianses un sīkumi, kas jāņem vērā, un tur es tagad nevarēšu droši vien pilnīgi visu paredzēt un tā kā pabrīdināt, tur paskatieties un tur paskatieties, bet tātad jā, viens ir par to auditu, tā kā vai tas ir prasīts, ja ir, tad kur tu tam atrast naudu. Skatāmies, kā jānoformē projekti, kā jāiesniedz. Nesniedzam kaut kādus neaizpildītus laukus, ja mēs nezinām, ko rakstīt, vai ja mums liekas, ka uz mums tas neattiecās, tad pamatojam, kāpēc neattiecās, vai kaut vai vismaz svītriņu ievelkam, bet nekur neatstājam tā lauku bez ievērības. Tas ir tā ļoti liela kļūda. Par to, kad mēs atsaucamies uz projektu. Viss, kas ir saistīts ar projektu, semināru materiāli, protokoli, veidlaps un tā tālāk, kaut kur vienmēr uzliekam visi maksājuma dokumenti, uzliekam projektu numuru vai vēlams projektu nosaukumu un projektu numuru, bet tad vismaz projektu numurus maksājuma dokumentiem. Neviens dokuments, kas ir saistīts ar projektu, nevar palikt bez norādes, ka tas ir tā projektu dokuments. Pat ja jums ir kaut kādas iekšējās sarakstes vai iekšējie sanāksmi protokoli, uzlieciet tai nosaukumā vai kaut kur, jo tas jums ir ļoti būtiski iespējams, lai attiecinātu izmaksas kaut kādā brīdī. Tad, kad projektu sniedzam, tad viens ir tas, kad ir šīs online veidlapas, tad mums attiecīgi jāzina līdz cikiem, kurā vietā šīs online veidlapas tā kā iesniegt, un arī neatstājums pēdējo brīdi, jo, principā, pieredze rāda, ka tas viss tai pēdējā dienā, kad tai stundā visi to submit spiež uzskarās, un tad tur jāskatās, vai to termiņu pagarina vai ne. Bet arī, tā, ka mēs nesam tā kā papīra formātā iesniegt, skatāmies līdz cikiem, ja? Mēs tur, šodien pieņem, tur ar 5 aizbraucam, izrādās iesniegšana bija līdz 4, ja? Tur tās, jā, un pasta zīmogs, ja mēs sūtam pa pastu, tad skatāmies, lai tas pasta zīmogs atbilst termiņam, ja? Lai tur nenotiek kaut kādas, vienkārši, neveiksmīgas kļūmes dēļ un neuzmanības dēļ mēs lielu darbu vienkārši neaizlaižam vējā. Un, protams, vēl daudz citas nianses un sīkumu. Par citiem terminiem es vienkārši esmu uzlikusi tās būtiskākās lietas, lai tā, ka mēs šos plānošanas dokumentus un vadlīnijas lasam noorientētos, bet es varbūt tās definīcijas jums tagad nepamatošu. Pie jūsu izdevas materiāliem, bez tā, kas ir prezentācijā, jums aizmugurē vēl ir papildus tāda apkopojums, teiksim tā, par dažādiem terminiem un definīcijām. Tas ir gan par to, kā norientēties tās plānošanas dokumentos, gan arī tad, ka mums bieži ir jāpamato kaut kā tie mūsu mērķi un strateģisko mērķu atbilstību programmu dokumentiem, tad ir tādi vārdi kā Eiropas pievienotā vērtība un mobilitāte un starpkultūru dialogs, neskatoties to, ka varbūt mēs neejam tieši tā kultūras nozarē. Tad arī tur es mēģināju ielikt tādus, vai kur mēs varam paskatīties, kas no mums tiek sagaidīts ar šiem terminiem, vai kā to izprast un kā to varbūt projektos pārformulēt, tā kā, ja jums kaut kas būs no tā noderīgs, tad projektos jūs rakstot jau varat izmantot savā darbā jau citus konkrētus piemērus. Un tagad pievēršoties jau konkrētiem finanšu avotiem, semināru sākumā mēs runājam, mēs esam tādā starposmā. Kaut kas jau ir beidzies un kaut kas vēl nav sācies. Mums ir tāds no vienas puses pietiekami daudz laika, lai labi sagatavoties, no otras puses tā nekā īpaši konkrēti mums arī nav. Bet ir nianses, kuras tomēr mēs varam ņemt vērā jau tagad. Tātad, un vispār kāda ir avoti, kas mums ir pieejami. Tātad jau šodien vairāk kārt pieminētie struktūra fondi. Tad mums ir Eiropas kopienas fonda programmas un iniciatīvas. Tās ir programmas, ko administrē pati Eiropas komisija, Eiropas kopiena. Tātad mēs Latvijā tas ir tikai tik daudz, ka mēs šeit saņemam no attiecīgo nozaru ministrijām, kas pārstāv šīs programmas informāciju un konsultāciju un atbalstu. Bet vērtēšana, administrēšana un tāda kontrola viss notiek Eiropas kopienas līmenī. Atsevišķi bloks ir Ziemeļvalstu fondu un programmas, kas notiek sadarbojoties ar Ziemeļvalstu fondiem. Un, protams, ka tur pamatā ir partnerība ar šīm Ziemeļvalstu organizācijām. Norvēģijas Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments, kur šobrīd ir instruments, kas ir vaļā. Vairākās nozarēs arī kaut kas jau sāk notikt. Cerams, ka kaut kas notiks nākamā gadā ātrāk un vairāk. Arī caur šo fondu Sabiedrības integrācijas fonds īstenos vairākas nevalstisko organizāciju projektu programmas. Tātad līdzīgi kā šis projekts arī caur Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas naudiņām tiks īstenot.
Neatkarīgi fondi un programmas. Tātad fondi un programmas, kas ir vai nu kādu cilvēku noteikti dibināti, vai nu atsevišķu organizāciju fondi, kas dod uz ļoti noteiktiem un konkrētiem nozarē specifiskiem mērķiem. Es vēlāk rādīšu arī tos fondu meklēšanas tos instrumentus, un tad attiecīgi tieši šos neatkarīgos fondus mēs arī varbūt varam mēģināt piemeklēt. Nozara atbalsta mehānismi, tas ir, ja kāda vai nozara ministrija vai organizācija tieši savā nozarē veido tādu plašu atbalsta to mehānismu. Tas, ko es tā kā esmu sadarbojusies un ko mēs zinām droši vien Latvijā kā spilgtāko piemēru, šis kultūra kapitāla fonds, ja, kad ļoti tātad papildus šī budžeta finansējums ienāk nozarē tieši uz šīm projektu iniciatīvām. Un tad vēl ir arī, protams, nacionāla, reģionāla, lokāla līmeņa fondi un programmas, piemēram, pašvaldības nereti izsludina kaut kādus noteiktu fondus noteiktā nozarē vai arī kādas organizācijas. Un kur mēs varam smelties informāciju par to, kādi ir šie fondi un programmas, un te es esmu mēģinājis uzlikt tos galvenos avotus, arī ko tā kā gan šie pirmie 3 ir vairāk uz šo starptautisko sektoru vērsts, ja? Arī šis Love for Culture.org, kur ir nevalstisko organizāciju fonda, nevajadzētu skatīties, ka tur tas kultūras sektors ir pielikts klāt. Viņi iedod diezgan labu to pārskatu tieši par nevalstisko organizāciju finansējumu pieejamību vispār, kā nevalstiskajam sektoram, nevis kā kultūrai. Un savukārt ES fondi un SIRS un LIA un BRA un VARAM, tātad tās ir Latvijas nozares ministrijas, kuras savukārt administrē un ievieš attiecīgi nozaru fondus un programmas. Un tad mēs jau, protams, skatāmies par tām tēmām, kas mūs interesē un uz ko mēs orientējamies, bet šeit tātad ir tās galvenās pamatlietas. Viens komentārs par tiem informācijas avotiem internetā ir ļoti labi Rīgas reģiona informācijas centram, tā ir struktūra fonda informācijas centram, iespēja pieteikties jaunumiem, tad ir lielākoties pat visām programmām. Es nezinu, pilnīgi visām, bet lielākai daļai viņi sūta jaunumus, tikko ir kaut kādu konkursu, viņi sūta uz ēpus. Un tad ir tā iespēja tiešām uz konkursus, kas vaļā nepalaist garām. Viņiem Rīga reģiona. Tas man liekas tiešām ļoti vērtīgi, jūs pat ar to izmanto, jo nevienmēr jau sanāk laiks, ka tieši tā visas tās, Jo tā informācija ir strauja un mainīga, un ne katru reizi mēs atceramies un visam izējam cauri, un tad, ka mums un gan tas Rīgas reģions, gan arī patiesībā, ja mēs zinām, ka mums ir kāds, piemēram, starptautisks fonds, kas mūs interesē, vai šīs kāda no pārobežu sadarbības programmām, kas mūs interesē, uz ko mēs gribētu startēt, viņi visi piedāvā šo variantu piesakieties uz jaunumiem. Un tad jūs zinat, ka jums vienkārši vienmēr būsiet ļoti laicīgi informēts tikko, kā vispār kaut kas tur mainīsies, vai plānošanas dokumentos kaut kas ieviesīsies, kādi jaunumi, vai tiks izsludināts konkurss, tātad jūs tā informācija uzrunās, nevis jūs pēc viņas meklēsiet. Šeit es esmu vienkārši izdalījusi, ja tas ir saistīts ar kultūras mantojumu, dažus linkus par to, kur es savā pieredzē esmu vairāk meklējusi partners kultūras mantojuma saglabāšanas projektiem, bet tas ir vairāk saistīts arī ar šo kultūras mantojuma saglabāšanu un kultūras mantojuma infrastruktūru. Un tālāk jau par konkrētām programmām. Tātad viens, kas mums ir vaļā un kas gan ir vairāk orientēts uz uzņēmējiem un tomēr paredz arī nevalstiskā sektora iesaist, ir Latvijas Investīcija attīstības aģentūras administrētā ārējo tirgus apgūšana, ārējais mārketings. Tātad vēl būs, gan notiek kārta, gan arī vēl ir gaidāms, ka būs kārtas 14. gadā, jo uz šī gada pēdējo mēs nepaspējam vairs nekādīgi. Un tātad iesniegt var biedrības un nodibinājumi. Tātad nodibinājumos jābūt apkopotiem vismaz 5 komersantiem. Un tā ir Latvijas komersantu ieiešana ārvalstu tirgos. Tātad, kā mēs savu eksportu popularizējam. Tā skaitā arī gan braucienu misijās, gan piedalīšanās tirgos, tas tā kā vairāk uz komersantiem, bet arī dažādi izglītojoši pasākumu, semināru, konferenču rīkošana, kur var aktīvi iesaistīties arī nevalstiskais sektors. Un maksimālais, tātad, ko var piesaistīt, ir 200,000 eiro 3 gadu laikā. Un šīm konferencēm un semināriem tātad mēs redzam, ka šeit ir priekš LIA diezgan liela šī atbalsta intensitāte, 70%, tā kā 70% tas, ko mēs varam piesaistīt. Tad nākamais finanšu instruments, kas mums ir
pieejams jau šobrīd ir Norvēģijas finanšu instruments un tieši viņu programmas, kas tiek īstenotas caur Sabiedrības integrācijas fondu un nevalstisko organizāciju atbalstam. Šie konkursi un programmas būs izsludināts, viņas jau šobrīd ir sākušās un līdz pat 16. gadam, tātad mēs skatāmies tajā plānošanas grafikā, kad kādu konkursu ir gaidām. Un ir profesionālās organizācijas, tur nevar pieteikties. Jā, bet viņas tā kā apkopojot un uz to mērķi, tā kā startējot arī, tā nav izslēgts. Domāju, plānojot to programmu ir profesionālās izslēgts. Katrā ziņā tā dokumentācija, kas mums pieejama šobrīd, to neizslēdz. Jā. Un tātad darbības nodrošināšana ilgtermiņā un arī projekta īstenošanai. Un ir tātad mēs varam gan vietēji līmeņi, protams, rēķinamies to, ka jo mazāks līmenis, jo mazāks finansējums, jā, bet tātad gan vietēji līmeņi projektiem, gan reģionāliem, gan nacionāliem un starptautiskiem projektiem. Un tātad mēs redzam pēc šīs organizācija darbības nodrošināšana. Tātad mēs saņemam regulāri kaut kādu finansējumu, lai mūsu organizācija darbotos, lai sasniegtu noteikts mērķus. Jautājums, protams, kur mēs sevi ieraugam un kā mēs varam uz to pretendēt vai veicināt, jā, jo šie mērķi ir, piemēram, demokrātija un līdzdalības, demokrātija, cilvēktiesības, laba pārvaldība un atklātība, rasisma un ierobežošana, vide un ilgspējīga attīstība, dzimuma līdztiesība. Tā kā, jā, bet katrā ziņā šīs iespējas mums ir, un tad mēs varam līdz pat 1500 latiem mēnesiem, ja tas ir šis mazais lokālais projekts vai 2000 reģionālajiem projektiem. Savukārt tieši par projektiem, ja tas bija darbības nodrošināšana, tad tāpat mums ir iespēja projektu programmā startēt, kur mēs saņemam finansējumu uz vienu noteiktu projektu. Tātad mums ir aktivitāšu plāns un mēs īstenojam šīs aktivitātes atkal jau sociālais sektors un vienot sabiedrību. Jautājums, kur mēs sevi ieraugam un vai ieraugam, bet ja mēs redzam, kā mūsu organizācija var risināt arī šos vispārēji uzliktos mērķus, tad, protams, ka tā startēšana ir iespējama. Un tad par nacionālo klimatu politiku. Tātad šī ir programma, ko īsteno vides, tātad varam ministrija. Un savukārt nacionālās klimata politika, man šobrīd ir tā, es nevaru jums pateikt kaut kādas noteiktas termiņas, jo tas ir tā kā apstājies, tur jau vajadzēja tā kā notikt, bet es saprotu, ka tādu konkrētu uzsaukumu vēl nav bijuši, kad būs, es nemāku pateikt. Bet tas, ko mēs nevaram, protams, nevaram pretendēt tur, kur jau ir iepriekš noteikti projekti, tomēr tiks īstenot arī neliela grantu schēma un atklāts projektu konkurss. Tad mēs redzam, kur tā kā 13. gada beigas ir vēl aizvien plānotais, bet es domāju, vairs nereālais termiņš. Un tās pamatdokuments, pēc kā mēs skatāmies tajā brīdī, ka mums būs skaidrs ieviešanas termiņš, ir ministra kabineta noteikumi, kas tad nosaka gan šos vērtēšanas kritērijus, gan tās attiecināmās izmaksas, ko es minēju, kur katrs tas fonds un programma nodefinē, gan arī šo īstenošanas kārtību. Un tas, ko sagaida šīs grantu schēmas projekta ietvaros, ir tātad publicitātes un informācijas pasākumi, 7 pētījumi par klimatu pārmaiņu pētījumu metodoloģijām un izstrādāt 4 profesionālās izglītības programmas moduļu klimatu pārmaiņu pielāgošanas jomā. Arī jautājums, vai kaut kur mēs kaut kādā veidā sevi redzam un uz kādiem tiem pētījumiem varbūt mēs varam startēt, varbūt, ka nestartēt, varbūt mēs redzam sevi kā līdzdalību kādā no esošām. Kas ir klimata pārmaiņa? Kas ir klimata pārmaiņa? Tas taču nav attiecināms konkrēti uz tiešām vārdu klimats. Tas ir pētījumi, kā klimata pārmaiņas esošās, kas notiek, kā uz viņām, reaģēt, viss tur tie sasilšanas un viss. Tas tiešām ir klimats. Tas ir klimats, tas ir klimats, tas, kas notiek, viss tie, tā kā projekti iecelt un siltināšana visa ir, jā. Tas ir kā mazāk enerģija jāpatērē, kuram globālo sasilšanu mazina. Un savukārt atklātā konkursa ietvaros tas, kas ir programmā kā rezultātos, par ko būtu jābūt projektiem, ir
3 zem enerģijas patēriņa ēku būvniecības projekti, samazināts enerģijas patēriņš, palielināts emisiju ietaupījums, programmas ietveros 3 zem oglekļa emisiju tehnoloģiju projekti un kopējās siltumnīca efekta gāzu emisijas samazinājums. Nu, es tos ciparus nesaukšu, jā, bet tātad tas ir atkal tas, kad, ja mēs domājam, varbūt kā partneri, tad uz ko mums ir jābūt gataviem. Kultūras ministrijas administrēto Norvēģijas fonda programmu es esmu ielikusi tikai informācijai, jo, diemžēl, tā kā konkurss jau ir tūlīt noslēdzies, paspēt mēs uz to, protams, nevaram. Pieļauju, ka konkurss ir tik milzīgs, jo to, kas tur notiek, un to aktivitāti, ka nav cerības uz to, ka finansējums paliks pāri no tās programmas, līdz ar to visdrīzāk atkārtot konkursu nebūs, bet, protams, tas nav izslēgts. Tātad šī ir pirmā kārta, bet viņi arī, jā, tur ir milzīgs konkurss. Tur bija ārprāts, daudz arī pēc tā semināra atteicās no tās idejas. Varbūt ir cerība, ka nobijās un tik daudz atteicās, ka tagad atkal mums maz, es nezinu. Bet, Nē, viņi iet zem struktūra fondiem un baznīca zem Eiropā. Jā, un baznīca nav šeit. Tas ir no 50 līdz 250 tūkstošiem eiro, tā kā, prioritāte ir koka arhitektūra, Jugend interjers, kas, tās bija tās galvenās kvalitātes kritērijos maksimālie punkti. Un tas tā kā uz infrastruktūru, diemžēl, kā jau es teicu, ir tas, ko es varu saskatīt, kaut cik aktuāli šo brīdi un kas ir gaidāms. Protams, mēs ar nepacietību gaidām, kā izskatīsies mūsu nākamais struktūra fonda periods un saskatām daudz iespējas, bet tas, kas ir tas otrs sektors, tā saucamās soft izmaksas un kas ir saistīts ar cilvēku resursiem, kas, es domāju, nav mazāk aktuāli un mazāk svarīgi. Un, protams, ne visas šīs cilvēku resursu izglītības programmas ir attiecināmas visos gadījumos, lai gan nevalstiskais sektors var būt vienlīdz aktīvs kā jebkurā no šīm programmām, bet, protams, ka mums tā kā šodien droši vien, ka visvairāk aktuāli būtu šis Leonardo da Vinci un Grundtvig, kas ir tieši saistīts arī ar organizāciju, cilvēku resursu izglītošanu un pieaugušo izglītību. Tāpat līdzīgi kā struktūra fondu, šis plānošanas periods arī šiem Eiropas kopienas programmām ir šie paši finanšu periodi, kas attiecās arī uz Latviju, un arī ar šīm programmām mēs esam tieši šī pašā tā kā posmiņā, kad vecais ir beidzies un jaunais tiek plānots, un tomēr tās pamatlietas un aktivitātes paliks. Es nevaru tagad apgalvot un stāstīt par kaut kādām konkrētām norisēm, ka tieši tāda veidlapa vai tieši tāds finansējums vai tieši tādas aktivitātes izsludināt, bet tās pamatlietas tomēr arī paliek uz nākamo periodu un rēķināties mēs ar to varam ilgtermiņā. Jautājums detaļas. Detaļas mēs skaidrojam, tā, ka konkurss ir izsludināts un mēs iepazīstamies ar dokumentāciju. Nākamais periods, kāds konkurss plānojam? Droši vien, ka Grundtvigs būs pirmais, jo tās darbnīcas jau tā kā nav apstiprinājušās. Tas arī jāskatās, uz kuru mēs ejam, vai mēs ejam uz tiem kursiem un programmām, kur mēs atrodam, kas mūs interesē un startējam, vai mēs ejam ar projektiem kā Leonardo da Vinci. Par Leonardo da Vinci es nezinu, man tad ir jāpazvan un jāpainteresējās, kad varētu būt vaļā. Kā tur par tā intensitāti ir atbalsts? Tāpēc, ka tur ir LPS, kurš sūtīja uz Vāciju, viņi ar Leonardo da Vinci. Jā. Un viņi tur citur aizsūtīja cilvēkus. Viņiem ir augsts parasti. Grundtvigam taču bija 100%. Bet tas ir īstenībā tas, ko mēs varētu ietot. Jo da Vinci ir 85. Grundtvigs skatoties, ja mēs ejam uz kursiem vai uz darbnīcām, tur ir 100%. Jā, tas var nāk iepurš mācīties. Kuda? Var nāk iepurš mācīties. No šī tā dēma, ko tu saki, ir aktā. Bet tur iepriekš bija vēl viens, bet tas jau laikam beidzies. Jā, bija projekts, kur tas eksporta vai kaut kas tāds. Tur būs vēl 14. gadā arī konkurss vaļā Lijā. Bet tur ir kā nevalstiskā organizācija var iet tikai uz semināriem un tām konferencēm. Bet apmācība? Uz to, jā, kā arī apmācība varētu būt caur to Lijā. Ja par to tēmu, par to eksportu jautājumu. Tātad,
pieaugušo izglītības programma Grundtvig. Tātad šeit ir tā pamatsaita, ko mēs tā kā Latvijas līmenī to aktuālāko informāciju saņemam. Protams, tālāk mēs nonākam uz Eiropas Savienības mājaslapām, bet ar šo mēs varam sākt. Un tātad par pieaugušo izglītības un mūža izglītības iespējām. Un, protams, ka akcents ir uz iestādēm, kas darbojās šajā pieaugušo izglītībā, un tomēr ir arī apakšā aktivitātes un lietas, kas ir pieejamas katram no mums, arī savās profesionālajās nozerēs. Un tātad, tā ir interešu izglītība Grundtvigam, tas ir profesionālā? Skatoties, kādu to apmācības programmu jūs pretīm atrodat un kā jūs viņu pamatojat. Protams, kad akcents ir uz interešu izglītību, bet tā pašā laikā, mēs tās iziesim cauri, kā tā formā notiek. Ja mēs, piemēram, tās darbnīcas atrodam savā profesionālā formā vai uzņemamies tādas īstenot, tad to varētu arī, tā profesionālajā nozarē piesaistīt klāt. Tātad, es nezinu, man laikam viens slaids. Kur ir tā pati doma. Tātad, ziniet, ko šito laikam pa priekšu. Jā. Tātad tā pamatdoma ir tāda, kad ir katalogs ar šīm iespējamām darbnīcām, kur un uz kādām tēmām mēs varam pieteikties, kur organizē vai Latvijā, vai kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī, un mēs attiecīgi pretendējam, sazinamies ar organizatoriem, kas šo darbnīcu vai interešu izglītībā vai profesionālā izglītībā organizē. Pēc noteiktās informācijas aizpildam savu pieteikumu, piesakamies, aizsūtam informāciju uz to mūsu uzraugošo institūciju, kas ir VIA, un tad visdrīzāk arī, kad vai mūs atlasa dalībai šajā darbnīcā, vai mūs neatlasa. Tātad finansējumu mēs varam saņemt gan tātad mūsu sagatavošanās izdevumu, mūsu ceļa izdevumu un uzturēšanās izdevumu, un arī tātad, ja mēs esam tie, kas šo darbnīcu organizējam, šī gadījumā mēs esam organizācija, vairs ne fiziska persona, tad arī šo darbnīcu organizēšanai. Tad ir jautājums, vai mūs tā kā interesē piesaistīt šos cilvēkus uz mūsu darbnīcu un sniegt šo apmācību, vai arī attiecīgi pašiem piedalīties kādā no tām, kas katalogā tiek piedāvāts apmācības un pieteikties. Tātad, tā. Līdzīga arī apakšsadaļa ir senioru brīvprātīgais darbs. Protams, uzreiz vērsīšu uzmanību, ka tas ir no noteiktiem gadiem, tur ir jābūt vismaz 50 gadiem, lai varētu pretendēt, bet tātad šī gadījumā sadarbojās jau organizācijas. Viena organizācija un otra savā starpā, tā kā notiek šo senioru apmaiņu, kur viens dodās pie otra, lai papildinātu savas zināšanas, arī kvalifikāciju, arī interešu izglītības jautājumos, ja? Bet tas ir, protams, vērsts jau uz šo senioru sektoru. Cik līdzīga vecuma organizācija? Es nezinu, cik tas ir jūsu gadījumā aktuāli, man šķiet, ka nav. Jā, mums ir zinām. Jums ir zinām, kurus jūs gribētu aizsūtīt. Seniori, kas varētu sūtīt. Tātad sadarbojās organizācijas. Bet tad tikai vajadzīgi tāds tipā aktīvi seniori. Jā, senioriem ir jābūt aktīvi. Tātad sadarbojās organizācijas, ne šie seniori. Organizācija sūta vienu pie otras, tātad uzņem un nosūta 2 līdz 6 brīvprātīgus seniorus, tad viņiem jāpiekrīt tam, ka viņi tiek sūtīti. Pieaugušais vecumā virs 50 gadiem, tas šī gadījumā skaitās tas seniors. Tātad viņš tur uzturās, darbojās un 3 līdz 8 nedēļas, un pieteikumu iesniedz abas organizācijas. Tātad gan jūs iesniegsiet Valsts izglītības aģentūrā šeit Latvijā, gan tā otra organizācija, ko jūs atradīsiet, kurā tur citā valstī iesniegs savējā. Par to, kādām valstīm mēs varam darboties, tātad ir 27 dalībvalstis Eiropas Savienības, plus vēl Īslanda, Lichtenšteina, Norvēģija un Šveice, un arī Turcija un Horvātija. Par pieaugušo profesionālo pilnveidu, tātad mēs varam. Jā, ir atsevišķi tātad apakšprogramma par pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveidu. Šis visdrīzāk mums ir aktuāls tad, ja mēs gribam iesaistīties kaut kādā veidā tieši šīs
izglītības procesa organizēšanā. Es nezinu, vai tam ir šobrīd tāda būtiska un izšķiroša nozīme, bet tātad tie kursi, kas mums būtu pieejami gan pašiem, ja mēs šai nozarē kaut kādā veidā startējam, gan arī mūsu organizāciju dalībniekiem par pieejamības jautājumiem, par saturu, tieši šo izglītības saturu. Ja? Nevis vairs jau profesionālo saturu, bet izglītības saturu, ko mēs tā kā sniedzam uz apmācību. Tātad jautājums ir jau nevis mums pašiem jau profesionāli pilnveidoties, bet pilnveidot to saturu un metodoloģiju, kas mācīs attiecīgo šo nozari un nezinu, sektoru. Tā, un šeit, jā, es domāju, ka man ir pazudis kaut kur tas pamatslaids, tātad par tiem Grundtvika kursiem, kur mēs vispār varam uzzināt, kāda veida kursi ir un uz ko mēs varam vai nu paši pieteikties, vai tā kā paskatīties un pavērtēt, kādus tad veida tos kursus atbalstu un ieliekt tās darbnīcas, lai paši varētu piedāvāt kaut kādu atbilstošu saturu un kvalitātes kursu. Ir Grundtvika kursu katalogs, kur tad mēs skatāmies, meklējam norādītās kontaktpersonas un arī ar viņu komunicējumu, lai pieteiktos vai sadarbotos. Jūs varat pieteikties arī uz kursiem, kas varbūt nav iekļauts šajā katalogā, ja jūs atrodat kaut kādu ļoti specifisku lietu, kas jūs interesē, bet tad rēķinamies, ka mums ir jāpierāda tas, ka tas ir vajadzīgs, ka tas atbilst un ka tas vispār arī notiek. Ja? Pieaugušo izglītību, tas tā kā bija pie tās otras sadaļas, par to mēs tik detalizēti nerunāsim. Māla pleki, māla būvniecības nebija? Māla pleki. Nē, bet par to Grundtvika katalogu mēs taču rakstījām, tas sanāca papētīt. Tajā katalogā lielākoties, teiksim, tie kursi ir tur vīna ceļi, Spānijā, zemeņu audzēšana, tur, tādi, skatoties arī kāda interešu izglītība, tāda arī. Jā, es arī biju seminārā, kur pasniedzējs stāstīja šo piemēru, ka uz 10 dienām aizbraucu uz Maltu uz vīnu degustācijas kursiem. Uz 10 dienām aizbraucu, bija ļoti grūti. Jā, bija Berlīnē par sieviešu, es vairs neatceros, kaut kas tur bija arī, tāds, viņš tāds ēterisks. Sieviešu tiesības modernajā Berlīnē. Kaut kā līdz, jā. Tā kā vienkārši šis ir piemērs, kur jūs vienkārši varat iet un paskatīties. Varbūt tas nav ļoti tur, atbilstoši tieši jums kā nozars pārstāvjiem, bet jums kā cilvēkiem, ja, varbūt atrodās ļoti daudz interesantas lietas un galā vajag taču arī kaut ko citu. Te ir vēl tā doma, ka mēs paši varam organizēt to. Jā, bet jābūt viņam dikti gaisīgam. Jā, kā jūs to pasniegsiet? Skatoties, ko? Ārkas Ārkas pastiprināts ar ūdekšķību. Ārkas estētisks vai golfs, tās ārkas estētisks baudīšana. Jā. Haikings bija, man ļoti patīk, bija haikings Skotijā, piemēram. Jā. Bet reiz gadā tik var braukt, jā? Reiz divos. Jā. Viens cilvēks. Fiziski persona. Bet mums jāstāv rītā. Būs jau labi, ja vienreiz divos gados aizbrauks arī ir labi. Jā, bet tas jau no vienas puses liekas neatkarēs divos gados. Viņi pasaka, vai ir vieta vai nav. Jā, tad kā tas notiek vēlreiz? Mēs ieejam šajā katalogā, izvēlamies, kas mums interesē, aizpildām pieteikumu, sazinamies ar tiem organizatoriem, kas to organizē un nosūta. Nevienmēr viņi atbild, nevienmēr viņi uzskata, ka jūs esat pietiekoši labs tieši šī reizē uz vīnu kursiem. Ja? Tā kā tur ir, protams, jūs vispirms noskaidrojat pie organizatoriem, ka viņi jūs ņems pretī un tad informēt arī to savu attīstības aģentūru par to, ka jūs piedalīsieties, ar attīstības aģentūru vienojoties par tiem finansējumiem, braukšanai, uzturēšanās izdevumiem un tad attiecīgi saņemat. Un tas ir, kas zīmīgi, ir 100% intensitāte, ja? Tā kā nav sastāds. Vīnu baudīšana. Kur viņam bija, teiksim, grib tie cilvēki braukt, kur var tik atrast? Tas te tev jānoraksta. Tas ir prezentācijās, ir tā adresība, prezentācijās ir, un tad vienkārši var interesi pēc ieiet tajos kursos un paskatīties, ko piedāvā. Es liekas, iešu.
jā. Tur bija arī interesanti, tur bija, tur ar visiem bērniem, ģimenam bērniem, pasakas klases, tur kaut kāds. Bija tas pasaku, jā. Jā, tas viss ar franciešu valodā, jā. Jā, bija, jā. Tur visādi brīnumi. Jā, nemāks franciski. Pasaku, klausīties ir kurā valodā. Un aizmīju pēc tā. Un tālāk, ja mēs ejam par šiem cilvēku resursiem, tad ir Leonardo da Vinci programma, kas, manuprāt, ir tā kā, vairāk dzirdēta un vairāk arī apkārt, man liekas, notiek projekti, kas tieši šajā programmā tiek īstenot, un tie ir saistīti savukārt ar profesionālo izglītību. Protams, visvairāk tas ir vērsts tieši uz šīm profesionālām izglītības iestādēm, bet neizslēdz arī atsevišķu uzņēmumu un organizāciju, tā kā darbinieku pilnveidu, profesionālo pilnveidu un izglītošanu. Tātad, kas var pretendēt un iesaistīties šajos projektos? Jaunieši, kas iegūst sākotnējo profesionālo praksi, cilvēki darba tirgu, starptautiskas profesionālas pieredzes, prakses iespējas strādniekiem un darbiniekiem. Tātad organizācija darbiniekus prakses iespējās līdz 2 nedēļām otrā organizācijā citā valstī var tātad nosūtīt. Ja vien, protams, atkal skatāmies, kas tajā brīdī ir aktuāls, tur tās profesionālās nozars ik pa laikam pamainās, bet tie aicinājumi, ir regulāri, līdz ar to mēs tā kā varam mēģināt arī to savu vietu atrast un laicīgi pieteikties. Kādus izdevumus tā programma atbalsta, kas viņus saņem, kas brauc tā praksē, vai tā organizācija, kas viņu piedāvā? Organizācija, piemēram, sniegs par vairākiem saviem darbiniekiem, paredzot, kāda viņiem būs ceļa izdevuma, kāda viņiem būs uzturēšanās izmaksas un kādas viņiem būs dienas naudas. Tad attiecīgi arī tas ir organizācijas projekts. Jūs kā cilvēks, kā fiziska persona nevarat aiziet, es gribu praksē braukt. Tā ir tā organizācija, kas sūta, bet tā pie kā brauc un kas nodrošinās to praksi, tie neko nesaņem, jā, te ir jāpierunā tāpat jāsanāk vai kā. Šī gadījumā viņi saņem tikai tos prakses cilvēks, kas pie viņiem praksējās, jā. Bet tas visbiežāk arī var notikt kā apmaiņas, tikpat labi viņi arī pie jums sūta praksē, un tas notiek apusējs process, bet principā, jā, šī gadījumā ir apmaksāta tieši tā prakse, lai te jūs cilvēki aizbrauktu vai arī viņi atbrauktu pie jums. Sanāk, ka Eiropa apmaksā to biļetu un uzturēšanās? Biļetu uzturēšanās dienas naudu. Tas ir par šīm praksēm. Tātad pašnodarbinieki, bezdarbnieki, darbinieki, jā, tātad 2 līdz 26 nedēļas var būt šī prakse. Un, profesionālas izglītības speciālisti arī, protams, mērķa grupa, bet droši vien... Kāpēc internetu adresē Grundtvig iekšā? Ja programma Leonardo da Vinci. Viņi tur tajā Eiropas kopienas programmā ir, kad jūs ieiesiet, viņi uzreiz tur sadalās. Tur ir gan Grundtvigs, gan Leonardo da Vinci, un tad tie dokumenti aiziet uzklikšķinot uz to attiecīgo vajadzīgo programmu. Tur varētu tikpat labi to Grundtvigu vispār noņemt nost un atstāt līdz tai struktūrai, un tad jūs uzreiz varat paņemt to, kas jums interesē. Tā. Tātad, ja nevar pieteikties individuāli, tas, ko mēs runājām, sadarbojas 2 juridiskas personas, nosūtītā iestāde un uzņemošā. Piemēram, vai tā ir mācību iestāde vai tas uzņēmums, un pretīm attiecīgi mācību iestāde vai uzņēmums, vai arī jaukti, piemēram, no mācību iestādes uz uzņēmumu praksē nosūt un tā. Tur ir kaut kāds arī katalogs vai teiksim, tur jāmeklē pašam, teiksim, Tie sadarbības partneri jums var būt pašiem, īpaši, ja jūs nozarē jau darbojaties ilgi, jūs varat iziet jau uz konkrētu organizāciju, ja jūs gribat tieši uz to un tāpēc, bet ir arī šie sadarbības semināri un sadarbības mehānismi, kur ir organizācijas, kas piesakās uz šām praksēm un arī attiecīgi saucās kontaktu semināri. Un jūs varat arī tā kā, ja jūs ieiesiet VIA mājaslapā, jūs redzēsiet, kuros brīžos kādi šie semināri tiek piedāvāti un kurās valstīs un tā kā doties uz šo sagatavošanas vizīti, lai meklētu kontaktus. Bet, ja jums šī interese ir ļoti specifiska kādā nozarē, iespējams, ka tie kontaktu semināri, jums nenesīs to rezultātu, ko jūs sagaidiet, jo, tur visbiežāk ir organizācijas, kas pietiekami tā plaši, kuras nav kaut kādā ļoti specifiskā vienā nozarē. Tāpēc visdrīzāk, kad ir vērts uzņemt kontaktus un sadarboties jau to, kas jūs tieši interesē un meklēt rokā.
Jaunatņu darbībā, arī droši vien detaļās mēs tā kā neieslīgsim, jo tā arī ir vairāk tāda jauniešu kustības, jauniešu aktivitātes un jauniešu iesaistīšanas programma, mazāk ir saistīta tieši ar šo konkrēto profesionālo jomu vai aktivitāti, bet tā pašā laikā jaunieši šī gadījumā no 13 līdz 30 gadiem, un attiecīgas arī jauniešu grupas, viņiem gan jāreģistrējās juridiski, viņi nevar tā kā apvienoties 5 fiziskas personas un tad doties kaut kur, lai pilnveidotos apmācībās vai uzlabotu savas prasmes, Un tad attiecīgi notiek šī darbība programma. Un tās iespējas jaunatnes programmai ir ļoti daudz un dažādas, bet tātad tas ir gan saistīts ar brīvprātīgā darba aktualizāciju un iesaistīties kā brīvprātīgajiem kādās organizācijās, gan atsevišķu projektu veidošanā, kas ir saistīti ar šīs Eiropas izpratnes un Eiropas sadarbības veidošanu dažādās jomās un jauniešu apmaiņas un dažādu mācību braucienu. Arī apmāca tos cilvēkus, kas tātad šajās jaunatnes organizācijās darbojās un iesaistās, un jauniešu politikas veidošana. Tas tā vienkārši uzskaitot visu, kādas mums iespējas ir, bet droši vien, ka šīs apmācības, sadarbības un apmaiņas programma, kas ir 3. apakšprogramma jaunatne pasaulē, ir visaktuālākā un tāda arī visvieglāk izmantojamā un piesakāmā. Par rīcības programmu civilās aizsardzības jomā un līdzīgi arī par rīcības programmu patērētāju aizsardzības jomā patiesībā šeit ir uzlikts kā piemērs, varbūt kā tāds vissaistošākais piemērs, jo šīs ir tās programmas, ko es minēju, kad Eiropas kopiena, viņas administrē pašas, izsludina konkursus, izsludina dokumentus un mēs varam pretendēt. Šīs patērētāju aizsardzības jomā programma var pretendēt arī nevalstiskās organizācijas kā iesniedzēji. Citos gadījumos gan, piemēram, kas ir saistīti ar civilās aizsardzības jomu, tad mēs varam nevalstiskais sektors būt kā partneri tikai, bet tā doma ir, kad šeit ir vismaz 3 līdz 5 partneru sadarbība, starptautiska partneru sadarbība ar tādu lielu, nozīmīgu jautājumu risināšanu, kas ir vērsta, piemēram, uz patērētāju aizsardzības jomu. Šī gadījumā tās ir kaut kādas likumdošanas maiņas vai politikas veidošanas vai pētījumu veikšanas, kas tā kā būtu orientētas uz šo, šī gadījumā, patērētāju aizsardzību, tātad uzlabojot konsultēšanas procesa patērētājiem, uzlabojot patērētāju interešu pārstāvēšanu, patērētāju tiesību aizsardzība, sadarbības un izglītošanas metodas uzlabošana. Tātad ne konkrēti varbūt kaut kāda specifiska nozara, bet tātad vispār, kas nodrošina šo pārvaldības procesu. Un savukārt, ja mēs runājam par šo civilās aizsardzības jomu, tātad uz jautājumiem, kas risina šo risku novēršanu cilvēcei, videi un nekustamiem īpašumiem, dabas un tehniska rakstura nelaimes gadījumos un citus jautājumus. Tātad, es pieļauju, ka, piemēram, jūsu gadījumā diez vai organizācija viena var nostartēt un paņemt šādu projektu, izpildot visus kvalitātes kritērijus. Tur ir vajadzīga diezgan liela un apjomīga starptautiska sadarbība un pieredzes apmaiņa, bet tā pašā laikā tas neizslēdz, kad šajās pašās partneru meklēšanas datubāzēs jūs varat meklēt organizācijas, kas jau iesaistās šādos projektos un startēt kā līdzpartneri, tādējādi darot ko, veidojot savu šo organizācijas projektu backgroundu, kas nav mazsvarīgi, kad jūs startēsiet uz citiem lielāku apjomu projektiem, jo ir jāvāc šī pieredze un līdzdalība projektos, lai jūs kvalitātes kritērijos vērtētu kā jau pieredzējušu un starptautiskos projektos startējušu organizāciju. Ja šīs pieredzes nav, ir ļoti grūti kvalitātes kritērijos starptautiskajās programmās dabūt punktus. Par jūsu kvalitāti vadīt starptautiskus projektus lielus spriedīs tikai, ne tikai, bet arī ļoti lielā mērā pēc jūsu pieredzes. Tādēļ, ja šīs pieredzes nav, tad ir ļoti vēlams un pozitīvi, ja mēs sākam ar to, ka mēs piestartējam kaut kur kā partneri. Varbūt nevienmēr mums tās lietas, kas tajos projektos tiek risinātas, ir tādas aktuālas, un varbūt nevienmēr mēs ar to būtu sākuši, savās organizācijās risināt vienu vai citu jautājumu.
bet tai pašā laikā tas mums iedod tādu ļoti svarīgu lietu, kā mūsu to organizācijas CV, lai mēs varētu startēt citos projektos. Un šīs programmās tātad vidēji tas projekta apjoms ir 400–500 tūkstoši eiro, un Eiropa dod vidēji no 60–75%, kas ir salīdzinoši diezgan daudz. Jo tad šeit mēs atnāksim pie tās konkrētas spējas programmas atpakaļ, bet tad pie viena runājot par tām Eiropas kopienas programmām, tātad ir arī kultūras programma, arī vairāk tā kā piemērs, kas ir orientēta uz šo kultūras sadarbību, uz mobilitāti, uz apmaiņu, bet noteiktos nosacījumos un noteiktā pamatojumā neizslēdz arī infrastruktūru un kultūras mantojuma saglabāšanu un pilnveidošanu arī tādās infrastruktūra izmaksu līmenī. Un tur tātad uz Eiropas intensitātes atbalsta 50%. Tā aptuveni, ja? Mēs nezinām, cik precīzi mums kādreiz tos procentus piešķirs. Un tas ir daudzgadu sadarbības projektiem, ja mēs sadarbojamies un veidojam to projektu vairāk kā gadu. Un gadā tā summa, ko mēs varam no Eiropas piesaistīt, ir 200 līdz 500 tūkstoši eiro. Bet kas tur ir tāds smagākais un būtiskākais punkts ir šī 6 valstu sadarbība, vismaz 6 valstu sadarbība. Un var pateikt pēc pieredzes, kad tur ir projekti ar vēl, ar ievērojami lielākiem sadarbības partneru skaitiem, līdz ar to arī viņi tad saņem attiecīgi kādu punktu vairāk pie vērtēšanas. Un tad ir tādi mazāki sadarbības projekti ar 50 līdz 200 tūkstošiem, un kur tā sadarbība arī ir mazāka 3 valstis, bet vienalga pietiekami arī nopietni, jo arī tas bieži vien ir ar lielu projekts. Tā, un tad vēl viena no programmām, kas ir konkurētspējas un inovācijas ietver programma. Atkal no tām programmām, kas ir Eiropā tātad administrējams. Un katru gadu tiek noteikti savu darbu programmu, tātad šogad mēs piešķirsim, tur bišķīt tēmas diferencējās, bišķīt aktivitātes diferencējās, bišķīt finansējumi diferencējās, bet mēs katru gadu meklējam aktuālo darbu programmu. Visbiežāk viņi aptuveni ir gada sākumā, pirmajos mēnešos tā darba programma, tad iesniegšana kaut kad uz pavasara puses vairāk. Un tās apmakšu programmas, ko šīs programmas ietveros, ir uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana, informācija, komunikācija, tehnoloģijas atbalsts un tā saucamā inteliģentā enerģija, kur mēs arī bišķīt apskatīsimies, kas tur ir domāts. Un par uzņēmējdarbības inovāciju apakšprogrammu. Tātad viens iespējas. Mēs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem veidojam projektus, kas tā kā veicinātu viņu konkurētspēju, vai tā kā mēs to skatāmies caur mūsu nozari vai kaut kādā plašākā mērogā. Un eko-inovāciju projektu, piemēram, inovatīvu produktu atbalsts celtniecības jomā, produktu no ilgspējīga materiāla un tehnikas labāk otrreizējo materiālu un atjaunojamo resursu izmantošanu celtniecībā. Tātad akcents ir uz pētījumiem, lai šīs lietas ieviestu, kādā līmenī ieviestu, kādā kvalitātē, meklēt šīs jaunās metodas, tehnikas un tātad viņas mēģināt arī iedzīvināt nozarē. IKT atbalsta programma tātad var pieteikties gan uzņēmēji, gan pašvaldības, gan institūcijas, gan kultūras un ne tikai kultūras, visu nozaru institūcijas, un kas darbojās atbalstāmo prioritāšu jomā. Un kā šīs uzņēmēja inovāciju programmas un eko-inovācijas gadījumā, gan IKT atbalsta gadījumā, tātad ir šajā darba programmās, mēs jau redzēsim, kad ir A grupas projekti. Par to, kas ir rakstīts par A grupas projektiem, mēs principā varam arī neiedziļināties, jo tur ir jau skaidri zinām projektu apakšā, kur tiks atbalstīts 100% ietveros. Tas, uz ko mēs varam pretendēt un iet, ir B grupas projekti, kur notiek projektu konkursi un kas tiek atbalstīti 50% apmērā. Protams, šis finansējums, ko mēs redzam 2 miljonu eiro, un uz augšu ir pietiekami liels, un ja mēs domājam, ka ir pretī tie otri 50, kas ir mums ar partneriem jānosedz, tad tas ir jautājums, vai mēs tiekam ar to galā. Bet
Bet, tātad, un partneri ir vajadzīgi vismaz no 5 līdz 7 valstīm. Tur ir jāpaskatās, kā kurā gadījumā, kā kurā tajā aicinājumā tiek noformulēti. Un tas projekta iesniegšanas laiks, tātad, kā jau es teicu, parasti ir uz māju. Kā var sanākt, ka 2 miljoni tas ir vienam projektam, vienai organizācijai, nevis viss finansējums? Tas ir, jā, tas ir viens projekts. Projektam ir jābūt 2 līdz 2,5 miljoni. Miljonus eiro līdz. Jā, miljonus eiro pašiem jādabūt, tas ir tas jautājums. Katrs samat. Pārsties tūkstoši. Tā, un jā, ko es gribēju minēt, šī ir viena no tām programmām, kur ir ļoti vērtīgi, ja jūs ejat uz 2,5 miljonu projektu, jā, tad droši vien, ka jums atradīsies finansējums, lai kaut kur parasti ap martu, kad ir nopublicēts jau tas programmas drafts, tas parasti sanāk martā, ir kontaktdiena vai kontaktseminārs īstenots uz vietas Eiropas komisijā, Briselē tātad. Un jāsaka, ka šie semināri šai programmai tiešām ļoti vērtīgi, jo tur tiek iedot jaunākā informācija, jaunākās prezentācijas par šo programmu un izmaiņām. Un kas vēl, mēs varam uz vietas arī vēl mēģināt kaut kādu partnerību, jo tur dodās cilvēki, kas, tā kā ir atvērti partnerībai šajās programmās. Tā kā, ja ir interesi un ja, tā kā ļoti nopietni uz šo programmu startē ar lieliem projektiem, tad ir vērts nepažēlot laiku, resursus un naudu un aizdoties uz šo semināru un aprunāties gan ar uz vietas esošiem Eiropas komisijas speciālistiem un konsultantiem, gan ar citiem, kas startē un varbūt atrast kopīgas lietas un apvienoties vienā projektā un veidot partnerību. Tās jomas ir ļoti dažādās nozarēs, tātad gan par veselību, gan par dzīves kvalitāti, gan par digitālo saturu veidošanu, publisko pakalpojumu pilnveidi un e-pakalpojumiem, sociālie pakalpojumi, enerģijas efektivitātes programmas, atkal klimatiskās izmaiņas, ietekmes mazināšana, multilingvālo informācijas nodrošināšanu, tātad drošas informācijas un IKT, tātad šīs infrastruktūras nodrošināšana un uzņēmēja atbalsta mehānismi un inovāciju ieviešanas veicināšana. Un savukārt tā trešā programma, ko mēs runājām, tā inteliģentā enerģija, tur atbalsts ir lielāks, 75% un nepieciešam vismaz 3 partneri, un projektu var īstenot līdz 3 gadiem. Un nav attiecināmas iekārtas investīcijas būvdarbi, bet gan tieši tādi pasākumi, kas uzlabo esošo daudzdzīvokļu un arī nedzīvojamo ēku eksploatāciju, darbības, kas vērsts uz enerģijas gala patērētāju izturēšanās maiņu, izpratnes vairošanu par energoefektivitātes jautājumiem un jaunu būvniecības noteikumu izstrādes veicināšanu. Ja, tātad tās ir lietas, varbūt tā nekas konkrēts tieši uz infrastruktūru un uz investīcijām, bet vairāk tieši šis politikas un izpratnes veidošanas līmenis, ja, un dokumentācijas sakārtošanas līmenis. Protams, ka tur ir arī jautājums, tad, kā notiek šī starptautiskā sadarbība, jo jautājumi droši vien nacionālos līmeņos ļoti aktuāli lokāli risinājumi, un tad, kur mēs atrodam šo sadarbību, vai tā ir pieredzes pārmaiņa, vai tā ir izpēte un pēc tam kā labās prakses piemēra kaut kāda prezentācija vai piedāvāšana, tas ir, protams, katra konkrēts gadījuma un jūsu interešu un sadarbības partneru jautājums. Tur bija valsts iestādes jā. Tur ir valsts iestādes, tur ir arī uzņēmēji, bet tā partnerība diezgan liela un patiesībā, ja mēs tur skatāmies darbības programmu, kas ir kvalitātes kritērija, bet tur ir ļoti būtiski, ko es pateikšu tikai to domu, nosakt to sektoru. Gan mēģināt tos uzņēmējus paķert klāt, gan to valsts sektoru, gan arī varbūt nevalstiskās iniciatīvas, lai nebūtu tāds, ka tas ir tikai horizontāli vienā līmenī, lai viņš pietiekami plaši būtu tātad risināts visos. Saņēmējs būtu valsts iestāde, viņi jau tos 25 dabūtu no 80 tās programmas, vai ne? Piemēram, ekonomikas ministrija kā vadošais partneris, piemēram, piesaistot kaut kādas būvnieku, jebkurā gadījumā viņiem būtu 75 no programmas. Un 25 būtu no budžeta. Jā, tādā gadījumā, jā. Respektīvi, nav jau, teiksim, šādās lielās programmās jāiet biedrībai kā vadošais, bet, teiksim, jā, noteikti.
teiksim, ekonomikas ministrijai ir tā reālā interese pēcāk, ka viņiem ir vai nu kaut kāds pētījums interesējošs vai jauna būvniecības noteikumi, standarti. Jā, tādas virzītās varbūt ir biedrība, bet tas faktiskais uz papīra iesniedzais līgumslēdzējs ir, teiksim, ministrija vai kaut kas. Nu, un arī tas noteikti būtu labāk no tās kvalitātes vērtēšanas un atbalstīšanas skatoties, īpaši, ja organizācijai nav, kā jau mēs te runājām, tā iepriekšējā pieredze tāda ļoti plaša un aktuāla un īpaši lielos starptautiskos projektos, tad noteikti, kad ir jāmeklē kāds, uz ko balstīties un kas tā kā velk to vilcienu. Tā. Un tad vēl īsumā tas, kas mums ir, tās interpretācijas un spriešanas un runas jau ir ļoti daudz par to, kas mūs sagaida nākamajā struktūra fonda periodā un uz ko mēs varam orientēties uz naudu un tomēr uz ko mēs varam orientēties uz tām naudas piesaistīšanas iespējām. Bet tomēr ir kaut kāds arī jau tā kā tas oficiāli pateiktais jautājums, kā tur ar tiem tālākiem dokumentiem un tām izpausmēm un tām formām un sadarbību, bet tas, ko mēs uz šo brīdi redzam, lasam un saprotam, tās aktivitātes, kas ir centrā izvirzītas priekš struktūra fonda īstenošanas. Tātad pētniecības un tehnoloģija attīstība un inovācijas, uzmanību, IKT pieejamību, tad mazo vidējo uzņēmēju konkurētspēju, tad pārēj uz ekonomiku, kur rada mazas ogļu emisijas visās nozarēs, pielāgošanās klimata pārmaiņām, vides un resursu izmantošanas efektivitāti, transports un galvenā tīkla infrastruktūras sakārtošana, nodarbinātības veicināšana un darba spēku mobilitātes veicināšana, sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana, ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūža izglītībā un uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi. Tās vēl aizvien ir tās prioritātes, kas tomēr tā kā nav pazudušas un pie viņām balstās. Kā tas izskatīsies gala plānošanas dokumenties un kāds būs tās aktivitātes, kuras no mums sagaidīs, tas pagaidām ir tāds jautājums, par kuru es noteikti nevaru jums nesteigt, ne arī, kur man būtu tāda plašāka informācija. Tā, un jā, mēs esam nonākuši līdz projektu pieteikumam. Es domāju, ka šobrīd mēs esam taisni iekļāvušies uz kafijas pauzi, kurā mēs varam arī doties. Un tad pēc 15 minūtēm turpināt tā kā jau mūsu semināru otro pusi. Par šitām programmām, tas finansējuma apjoms tā, tas viss vēl nav skaidrs. Ir jau kaut Bet, ja mēs runājam par to, kas ir pieejams tā kā un kuru varētu paust cilvēkiem publiski, tad, diemžēl, vairāk es neko arī nezinu un nevaru. Trešā versija tiek publicēta oficiāli, bet tur finansējums ir neparādās, bet ir, tā kā virzieniem tas ir tāda. Bet viņi decembra laikā viņi apstiprinās. Drīz būs, jā. Viņiem ir finiša taisnē. Jo šit jau arī, pasties tas pats Nodarbinātība, tas ir NVO, tas īsti nav, tas, kur jūs varat, tas ir sociālā iekļaušana, tur ir NVO, tas un tā 9. apakšā. Tā nodarbinātības valsts aģentūra, tas ir, tā kā... Tas NVO būs sociāla iekļaušanas. Jā, bet tas ir ļoti, vēl tas ir viens, kas būs dokumentos nopublicēts, bet pavisam kaut kas cits, ka mēs ieraudzīsim konkrēti ministra kabineta noteikumu uz rokas un redzēsim atbalstam to, naudu mēs dodam tam un tam. Un tad tikai tā mēs savu īsti kopā, ko mēs tad darīsim. Tam būs mēs pēc tam integrēt.